Pie šīs diagnozes recidīvas palēnām tas ir, man liekas, trakākais, kas var būt. Šķiet, ka pasaule šobrīd skrien ātrāk nekā jebkad. Pārmaiņas, izaicinājumi, nenoteiktība, tā šķiet, ir mūsu visu ikdiena. Tur bija tā, ka tās visas dzīslas, visi asinsvadi, viss tā kā jānoņem nost, tā kā pastīgi. Bet fonā aug klusiņām cita problēma. Es taisīju magnētu, man parāda tā kā recidīvas. Es taisīju kaulu scintigrāfiju, man parāda recidīvas. Pandēmija, ko sauc par mentālās veselības grūtībām, ar ko ikdienā saskarās vairāk kā miljards, taču aiz katra skaitļa ir cilvēks ar savu stāstu, slimību, traumu, trauksmu, izdegšanu, kas bieži vien sēž un domā, kas ar mani notiek. Ar katru reizi palika vienkārši sliktāk. Beidz tu tur bērniņš neatsakies no ķīmijas. Tev zem acīm viss ir zils, pilnīgi tās vienkārši skelets, tev ir mute jēla, visi čūgās, tu pārēst nevar. Šis podcasts ir vieta godīgām sarunām, jo daloties mēs saprotam ne tikai sevi, bet arī to, ka neesam vieni. Jā, tas bija tāds nenormāls maksas posms. Un tad es vienkārši teicu, ka viss. Tā es reāli pateicu, viss. Onkoloģija nav nāves sots, tā ir tikai diagnoze. Artur, čau! Čau, Valdis. Liels paldies, ka atsaucies un ieradies. Jā, paldies, ka uzaicināji. Spēcīgs viesis. Paldies. Pavisam īsi jautājums, kas ar tevi notiek? Viss ir labi. Viss ir labi. Super. Bija, ja tā ņemot, bija labi. Tagad bišķi smagāk, dzīve, kā saka, ir pagriezusies. Bišķi otrādies kaut kādi 4,5 gadi atpakaļ. Bet nekas, mēs, kā saka, skatāmies pareizajā virzienā. Bet es tev teikšu žodīgi, tu izskaties labi. Tu izskaties tāda pozitīvas auras un enerģijas pilns. Tu izskaties spēka pilns. Redz tavās acīs tādu pārliecību, kaut kādā veidā arī tādu nosvērtību. Prieks redzēt. Jā, varbūt to var aizvest mūs atpakaļ uz kādu zīmīgu datumu, ko cits svin kā starptautisko sieviešu dienu 8. martu. Tas bija vairāk kā 4 gadus atpakaļ. Kas tur īsti notikās un ko tu uzzināji? Jā, tāda interesanta diena. Mēs ar ģimeni tikko sākām veidot uzņēmumu savu metālapstrādes. Es pats pēc profesijas esmu metinātājs. Ļoti patika to darīt. Un tad sākām veidot savu uzņēmumu. Paralēli tam es visu mūžu nodarbojos ar futbolu. Futbols priekš manis tas ir viss līdz šobrīd dienai, es esmu futbolā iekšā. Tagad vienkārši citā amplitūdā. Un man kreisajā celī bija izveidojies tāds bumbulis. Protams, es dēļ savas kaut kādas, nezinu, tā teikt, varbūt stulbības, es vienkārši negāju ilgi pērsta. Jo man visu laiku likās trauma futbolā, kaut kur aizsadzīs, pāries. Tūska kaut kā, apmēram. Jā, apmēram, kaut kāda tur tūska, kaut kas tāds vienkārši. Bet sāpīga vai? Nē, pilnīgi nesāpēja. Varbūt tas arī bija tas, kāpēc negāju pērsta. Nesāp, nesāp. Pāries. Tad kaut kādu laiku viņa stāvēja vienkārši kaut kāda viena lieluma. Tu atceries apmēram, kad bija pirmā reize, kad tā kā vispār pamanīja, ka kaut kas tur ir liels, mazs, bet vispār, ka kaut kas tajā celī ir? Baigi grūti atcerēties, būs varbūt tā precīzi gadu, bet tas bija vēl pirms man tā kā noteica diagnozi. Loģiski, jā. Jā, tie varētu būt kaut kādi, es tās pēc futbola spriežot, tās varētu būt kaut kādas 3 sezonas, 3 gadi tie varētu būt. Pat 3 gadi tev no sākuma kaut kas bija, un tu 3 gadus faktiski tā kā domāju, ka tas ir kaut kas nenopietns. Jā. Viņa maziņa tur kaut kāda muskulis varbūt sastieps, tā sauga varbūt muskulis. Absolūti. Jā, nesāp, viss kārtībā, viss ok. Laikam ejot, vienkārši mana tā kājas kustība vienkārši palika, sāku pieklibot. Jo viņa sāka vienkārši strauji augt vienā kodā posmā, vienkārši sāka viņš tā kā strauji augt. Un tad es izdomāju, ka laikam ir jāaiziet, laikam ir pērsta. Tad es saņēmos, aizgāju pie traumatologa parādīt. Viņš mani paskatījās. Viņš saka, sen tev jau tāds. Es viņam saku, laiks viņš ir. Šitā te. Es vispār nepēršu uzmanību. Es domāju, labi, ok, varbūt viņam tur kaut kāda savas tās. Viņš pat man neko nedarīja. Pat man neko nedarīja, neko viņu tur neaiztika, neko. Viņš vienkārši pateica, tā, tu brauc tikai uz Rīgu, pie šī te doktora. Doktoris Lauris Repše, traumās strādā, traumatoloģijas. Viņš saka, tikai pie šitā. Bet es arī nepievēršu vispār tām kaut kādām lietām. Labi, jābrauc. Viņš saka, uztaisīju magnētu tikai. Labi, es braucu, uztaisīju magnētu. Un tajā laikā es vēl nezināju, ka es varu iet datamedā un tagad paskatīties to aprakstu visu to. Tad es braucu pie doktora, man bija vizīte, viss. Aizbraucu pie viņa. Viņš tur izlasīja manu to aprakstu. Viņš saka, pats aprakstu lasīja. Es saku, nē. Viņš arī neko neteica, tur lasīja vai nelasīja. Bet tur aprakstā bija rakstīts, jo diagnoze bija izrakstīta. Viņš saka, jātaisīja tā biopsija, lai tā kā 100% būtu pārliecināti. Jātaisa. Uztaisīja man biopsiju, es aizbraucu mājās.
Un tad sākās tas posms, kad mēs tieši sākām veidot uzņēmumu. Viss. Es biju pavisam aizmirsis, ka man tur šūvēs kaut kādas ir. Okay. Kā es strādāju, viss. Es tur kārtoju visādas lietas. Man ļoti daudz tādu nepazīstamu numuriem tur zvanīju. Un man zvanīja kaut kāds nepazīstams numurs. Okay. Es labi paceļu. Saku, jā. Dakteris zvanīja jums. Nu, ar tur tāda lieta. Viņš saka, nu, diemžēl pats sliktākais. Es tāds, kas tur tāds varētu slikts būt. Viņš saka, tā kā sinoviālā sarkoma, ļaundabīgs audzējs. Tā un tā. Izstāstīja to plānu, ko darīs. Izstāstīja arī, ka būs protēze kājā, jo tas audzējs viņš ļoti tuvu kaulam. Jā. Un, lai viņu varētu tā kā pilnībā izņemt ārā, viņš būs jāņem ārā ar kaulu. Es tā saku, man labi, ok, kas jādara ir. Uzreiz domāju, tā futbols jāliek būs pie malas, bet es jau zināju, ka es jau kaut ko citu darīšu ar futbolu. Uzreiz tādas domas. Es noliku viņu ar telefonu. Man mamma saka, kas ir. Mēs tieši kafiju sēdējām, dzērām no rīta. Es saku, aiteica kaut kāds audzējs. Es saku, viss ir kārtībā. Es saku, protēzi vienīgais mīnus, saku, protēzi ieliks. Mamma, protams, šokā. Viņa apsēžās, sāka raudāt. Es saku, tu raudi? Es saku, Artur, tas taču ir vēzis. Es saku, beidz, dakteris tā neteica, teica audzējs kaut kāds. Es vispār pat reāli nesapratu. Vispār kas ir noticis? Cik tas ir tā kā nopietni, cik nenopietni. Es neko, es aizbraucu strādāt. Tajā pašā dienā es aizbraucu. Tas bija tas 8. marts. Jā, es aizbraucu strādāt. Mēs tur tieši iekārtojām telpas vakarā. Es palielam tikai sāku apjaust kaut ko tādu, ka kaut kas tāds ir noticis. Un tu nesāki kaut kā Googlā kaut ko meklēt vai painteresēties vairāk? Nu, tā cilvēki parasti ar pašdiagnozi nodarbojās, līdz ko uzzina kaut kādu. Es parasti tā nedaru. Es esmu tādā ziņā ļoti, ļoti vienkārši. Uz realitāti piezīmēts cilvēks. Jā. Es pat nemeklēju. Jā, es esmu pēc tam meklējis. Tagad es tur tālāk saskāries ar tādām lietām, es kaut ko meklēju. Bet tajā dienā nē. Bet vienīgais, kas bija, tad, kad es tiešām sapratu, kas ir noticis, bija tāds bišķi stresiņš un saslimo ar angīnu. Stresiņa pamata. Un man nacēla... Ne jau vīrus, bet droši vien streptokoks bija bakteriāls, kas ir parasti kas ir dēļ novājināts imunitātes, kas var būt stresa ietekmē. Jā, 100 punkti. Un tad man to pirmo operāciju atcēla. Tā kā, man izārstēties obligāti. Jo tā operācija bija diezgan apjomīga. Ja nemaldos, 6 stundas, laikam, operēja. Tieši, lai izņemtu ārā audzēju. Tas ir ar visu. Izņemšanu, protezēšanu. Bet ko tas nozīmē tur konkrēti, tā kā pie ceļa, tu teici, vai ne? Konkrēti ceļa daļu izņem vienkārši ārā un ieliek ceļa locītavus protēzi iekšā. Man ir tāda kā šeit ir stienis, te ir mehānisms un tālāk ir stienis. Bet apkārt mīksti audi ir tavi, joprojām viss paliek un vizuāli, teiksim, var redzēt tā. Visu man vienkārši kā ir. Es vienkārši... Man bērni prasa, kas tur notika. Es saku, man haizus iekoda. Jā. man bērnībā es pat nezinu, ja godīgi, kas notika, bet manā opapam, tēvam viņš bija jūrnieks, un viņš arī kaut kur, es nezinu, kur viņš bija pazaudējis īkšķi. Un viņš arī vienmēr, kad mēs maz bijām, teicām, kā jūrnieks haizivs nokod. Mēs, man opapam haizivs nokod. Bērniem svaršākais stāsts. Viņi liekas mierā momentāli. Jā, jo te ir pilnībā no augšas līdz apakšai, pilnībā tur viss bija pārgriezts, tā kā, vaļā. Viss tur tika, kā dakteris pēc tam stāstīja, tur 3 dakteri operēja. Un tur bija tā, ka tās visas dzīslas, visi asinsvadi, viss tā kā jānoņem nost, tā kā, pastīgai. Pēc tam jānoņem tas viss tā kā audzējs, viss tur tā protezēšana, pēc tam viss jāsaliek atpakaļ. Ko viņi tev paziņoja, kurā stadijā ir audzējs? Jo parasti ir tur 1, 2, 3, 4 stadija. Man bija 3. Okay. 3. tas ir, viņiem ir tā, ka viņi ir no lieluma. Pa lielam man bija 17 laikam centimetri, ja nevaldos. Wow, varbūt precīzi, 15 vai 17, kaut kas tāds. Jā, tas ir pamatīgs klausēs. Jā, beigās viņš bija tāds riktīgs. Šo sāka jau man... Labi, tad es saprotu arī mazliet tā traumatologa to reakciju, ka droši vien tas bija vizuāli jau pamanām. Jā, viņš jau bija jau tāds riktīgs, tā kā otrs celis. Tā bija paliela mana lielākā kļūda, ko es tā kā, jo... Ir ļoti svarīgi, kādā stadijā un cik ātri. Tāpēc arī ir būtībā Latvijā ļoti reklamē, varētu teikt, to, ja vērš uzmanību uz to, ka ir skrīningi dažādi, un tādiem tipiskākajiem vēžiem, kas ir pieņemsim sievietēm krūtsvēzis, ja nemaldos numur 1, tad arī ir šie skrīningi, kur vienkārši pat pirms jebkādām sūdzībām, kur tad ir izmeklējums, un tiešām, ja tu noķer paša sākuma punktā, tad tās izredzes ir ļoti labas. Nu, tad es atbraucu uz slimnīcu, un tad man tā aprunājoties ar dakterī, atnāca vēl vairāk tā kā skaidrības, ka tiešām, ka viss ir nopietni. Ka tas viss nav tā kā, ka tas vairs nav joks. Bet
visā tajā laika posmā es vienmēr paliku tāds nesatricināms. Man arī tas jautājums, kādas tev tās emocijas pirmās vairāk, kad tu saprati, es saprotu, 8. tev varbūt tās nedaudz līdz galam tu neizprati situācijas nopietnību, bet pēc tam vairāk bailes vai dusmas, vai varbūt tās tāda neticība, ka tas ir ar tevi atgadījies, vai kaut kāda tieši apņēmība, lai kas ir, es ar to tikšu galā. Tas ir numur 1, jā, kad man bija tā kā, palielam, man bija tādas smagāks periods, tad es varbūt teicu, kāpēc man. Tā kā par ko man tas viss. Bet no sākta galā es esmu teicis, ok, ja tādu, tad tādu, dzīvosim tālāk tā un skatīsimies. Un nevienu dienu, man liekas, līdz šobaldienai es neesmu īsti tā pat domājis, kad varētu, tā kā vieglākais ceļš vienkārši aiziet kaut kur sevi, tā kā izdarīt un nemocīties. Smēram. Vai arī, jā, man tas vispār, man daudz ģimenē ir uzdevuši. Es par tādām lietām nedomāju, tā kā kaut ko tādu nomierināties. Kā tev ģimene reaģēja, kad tu viņiem pastāstīji? Māma, tu teici, viņi tikai sāka raudāt uzreiz jau tajā pirmajā reizē, bet es saprotu, ka tu arī esi tēvs 2 dēliem, sieva. Ko tev sieva un labi, bērni bija varbūt tās tajā brīdī pavisam maziņas pieļauja, bet kā ģimene reaģēja? Ir tā, ka, protams, mammai ir visgrūtāk. Un vienkārši jau dēļ tā vien es vienkārši skatoties, es nevaru. Ja es parādīšu to, ka man ir grūti, es tur sēdēšu, raudāšu vēl kaut ko, tad es iedomājos, cik viņai būs vēl grūti. Tāpēc būs jau palielam 2 jāvelk ārā. Bet cepuri nos, man ir vēl 2 brāļi, viens vecāks, viens jaunāks. Es esmu tā kā vidējais. Mums ir malnīgs humors, es tagad vienkārši domāju, kaut kādā paralimpiādā varētu sākt trenēties varbūt kaut kur. Teorētiski, jā. Teorētiski, jā. Smējāmies, jā, ar brāļiem. Tagad varbūt būs paralimpiētis. Tā, pasmējāmies, protams, malnīgs humors, tas viss ir kārtībā. Atbalsts ir nenormāls. Jo tu esi arī ļoti aktīvs TikTokā. Tas ir faktiski, kur es tev pirmo reizi pamanīju. Tas ir TikTokā, tad man liekas kaut kā 13-14 tūkstoši sekotāji. 13, jā, un tev ir arī ļoti liels video skatījumu skaits. Un video skatījumu, var skatās arī visādas muļķības cilvēki, bet tev ir ļoti liels, pirmkārt, cik uzspiež tomēr sirsniņu šī video, cik patīk. Ļoti liels komentāru skaits un tikai pozitīvu komentāru un ļoti daudz atbalstošu komentāru un zem katra nākamā video. Tā kā tas atbalstītāju loks, es domāju, tas arī tomēr kaut ko nozīmē. Viņš ir jūtams un cilvēki ļoti daudz raksta ar visādām idejām, iesaka visu kaut ko. Es esmu ļoti daudz arī ieguvis no tā visa, kad es sāku šo te visu filmēt, gan kontaktus, gan kaut kādas iespējas, gan kaut kādas tur terapijas un visādas tādas lietas. Protams, ļoti... Kur tā kā cilvēki pēc šiem video, viņi te uzrunā un piedāvā par kaut ko, nāc pamēģini tur tā un tā terapija. Jā, vai arī stāsta, kad ir tur tāds cilvēks, viņš tur ticīs tā un tā galā un ar to un tādas visādas lietas. Protams, ļoti daudz arī ir to, ko es jau zinu, tā kā. Bet cilvēki tāpatās raksta un tā kā paldies arī viņiem. Tāpēc. Es vienkārši nedomāju, ka tā būs. Vienkārši, tā kā es to visu sāku darīt, dēļ tieši, ka nav tās informācijas. Un es vienkārši nedomāju, ka būs tik liela atsaucība un kad cilvēkiem, es nezinu, tik stipri jutīs līdzi. Bet varbūt arī tāpēc, ka es esmu viens no pirmajiem, kas vienkārši tādā sāka darīt. Kas tik publiski arī dalās. Nav daudz. Bieži vien ir tad, kad jau šis ceļš ir, teiksim, galā, kad cilvēks ir uzvarējis vai tam līdzīgi. Par medicīnisko ceļu un taviem lēmumiem es pieļauju, kad tu nonāc līdz onkologam, ko es arī nedaudz redzēju tavā TikTokā, tev sākumā tika ieteikt ķīmijterapiju, kas ir diezgan klasiski. Tas bija pēc operācijas, protams, cik es saprotu. Tur ir pa vidiņu vēl, lai saprastu, ka sarkomas invēlā viņi ārstējas tikai ķirurģiskā veidā. Okay. Griež ārā tādā, jā. Un vienkārši pēc tās izgriešanas, pēc visa, man tur vēl bija, tur pa vidu bija ļoti daudz interesantu lietu. Nekur nesteidzamies droši stāst. Ka man parādīja, ka man ir recidīvs. Pēc operācijas varētu būt kaut kāds 2. mēnesī. Un es taisīju magnētu, man parāda tā kā recidīvs. Es taisīju kaulu scintigrāfiju, man parāda recidīvs. Es vienkārši šokā. Bet daktaris viņš uzspēlēja, ka pagaidi ar tur. Izpūt, viņš saka, es neticu, nevar būt. Pagaid, recidīvs nozīmē, ka atgriežas, jā. Pie šīs diagnozes recidīvs palēnām, tas ir, man liekas, trakākais, kas var būt. Tev liekas, ka tu esi ticis tam galā un tev pasaka, sorry, ka viss atgriežas no sākuma. Jā, un tad vienkārši tas viss vēl ir, vēl tā kā saka, vēl... Bet kurā vietā tur kas var tā kā iemesties, ja tev ir tā kā izgriezts ārā visi tie saistaudi, kauls arī, cik es saprotu, visi locītavi izņemta, viņš ir, ka tajā pašā kaut kur vietā? Blakus.
Blakus, ok. Blakus tas ir, piemēram, ja nav kvalitatīvi izņemts ārā, audzējs palikušas ir. Tā kā vēža šūnas ir atstātas un vienkārši viņš atgriežas. Tāpēc arī pat aizsver pēc tam šīs starošanas, lai tā kā apstarotu tos blakus autus visus, lai tā kā neaizietu. Tev arī to darīja? Tādas es atteicos. Okay. Kāpēc? Daļa protēzes, jo bija ļoti augsts risks palikt bez kājas. Mēs ar doktori izrunājām, un bija tā, ka visas pārbaudes man rāda tā kā recidīvs. Jo, kā izrādās, viņiem ir tā, ka viņi, tie radiologi, tā kā, kas skatās, viņi skatās pēc tavas diagnozes, viņi tur kaut ko ierauga, tad viņi uzreiz sliktāko. Ja būs labākais, tad ir forši. Jā. Bet raksta vienkārši uzreiz, un beigās man uztaisīja vēlreiz biopsiju. Paņēma audus. Un tur neko neatrada. Tie vienkārši bija sauguši rētaudi pēc operācijas. Vienkārši tādos kā grumbuļos, tas vienkārši rādījās tā kā. Un viņiem likās, ka tur varētu būt recidīvs, būt kā atgriešanās. Okay. Jā. Un tas periods vienkārši vilkās kaut kādus mēnešus 3. Kamēr es pārbaudas 1, 2, 3, laiku braukāju. Tev likās, ka tas stiepjās un tas nekad nebeidzās. Tad bija tas pirmo reizi palielam, sajūtu tādu kā spiedienu. Okay. Tādu emocionālu spiedienu, ka tas gaidīšanas laiks vienkārši ir, viņš vienkārši te tā nospiež. Tu gaidi, bams, recidīvs. Kā tas ietekmē vispār tev garīgo veselību? Bija problēmas ar miegu, trauksmes, varbūt tās kaut kādas izdegšanas, depresijas? Bija vienu posmu, bija tā, ka es palielam nedēļu, vienkārši gulēju gultā, es vienkārši neko negribēju. Nerunāt nevienu negribēju, redzēt vienu negribēju. Es vienkārši pateicu, tā kā lūdzu neaiztiekat mani, jo es vienkārši varēju palikt arī, ne tas kā agresīvs, bet vienkārši rupšs. Tāds neforšs. Vienkārši man arī tas ļoti kaitināja. Es vienkārši pateicu, lai tā kā man neaiztiekat, es pats tikšu galā. Viss būs labi. Bet šobrīd... Vienkārši esat blakus, bet es vienkārši pats tikšu galā. Un man bija tā arī, ka vienkārši draudzene man guļ blakus. Un viņa palielam grib mani samīļot, bet viņa palielam to nedara. Vienkārši tā kā guļ blakus. Tāpēc cepurinos viņai, ka vienkārši viņa man izturēja to visu laika posmu. Un ja tu tā atskaties tīri no tādas garīgās veselības puses, vai tas bija zemākais punkts? Jā. Un tad bija kaut kāda nedēļa, bišķi vairāk, pusotra nedēļa. Es tādā režīmā. Kas palīdzēja tikt no tā ārā? Tāpēc es domāju, ka man liekas, ka, protams, sākotnē ir šī tā neticība, noliegums, un vienā brīdī, kad tu to apzinies, ka tas varētu iesist un radīt, es nesauktu to par depresiju, bet es sauktu par depresīvu noskaņojumu, par epizodi, par kaut kādu tādu, kas palīdzēja notikt. Vai tas tā kā kaut kādā brīdī tu vienkārši pieņēmi kaut kādu lēmumu? Palielam sākos arī interesēties par visādām alternatīvām lietām tādām. Es atradu internetā mušmiras sarkanās. Vai tās pašas, kas mums aug tā kā mežā? Jā. Es pats viņas arī lasīju. Indīgas sēnes. Ir indīgas, jā. Tajā brīdī es par to vispār nedomāju. Jo saka, tur var ēst bērnslapas baravikas, tas no mušmiriem izvairīties. Man skolotāji arī stāstīja, jā. Skolā, ja tu redzi mušmiri, tad gās, kā saka, ar čību, jā. Bet tajā brīdī, man laikam, atslēdzās, viss tas tāds kaut kāds, varbūt, nezinu, pareizi domājošais. Labi, ko tu uzzināji, ko tu lasīji, ko mušmeri dod? Es lasīju sākumā internetā, praktiķi, ko lieto, kā ārstē arī visādas atkarības, pīpēšanu, alkoholu, tādas lietas, depresijas ārstē, maina tā kā pilnībā domas un galvu tieši saliek kārtībā. Un tādas lietas, tur ir visādām slimībām, labi, tas varbūt tagad apzinoties to, varbūt īsti līdz galam neticu tam visam, bet kaut kur daļai ir taisnības. Tad es vienkārši pasūtīju. Tu pasūtīji jau kaut ko, ne jau tu gluži mežā gāji lasīt, tu pasūtīji kaut ko gatavu jau. Jā, pirmo reizi es pasūtīju. Kādā formātā? Pulvers, cepts āri? Pulvers, ok. Droši saukt tur kaltēts. Jā, vienkārši izkaltētas, jā. Un tad tur kaut kāda pamācība arī, kā viņas jālieto ir? Nē, arī viss ar internetu no praktiķiem palielam, kā cilvēki lietojuši. Un es izvēlējos kaut kādu tādu vidiņu, kā palielam ļoti lielas tur devas. Un ir kaut kāds efekts arī no halucinogēniem sēnēm? Nē. Vai vienkārši kā suplements? Jā, visi vienkārši domā. Man arī uzdevuši jautājumu, kā ir, kad es saku, beidziet, ja jūs gribat, kā saka, kaut kādas tādus efektus, tad ir tam ir domāts citas sēnes. Jā, nē. Protams, pirmā karote bija tāda, es domāju, labi, ja jau man tā ir lemts, tad no sarkanās mušmiras. Tā humora izjūt apbrīnojumi, bet ok. Jā. Es apēdu tās pirmā pusstunda bija tāda. Bija šī tāds triggers, bet nezināju, ko gaidīt.
paliks slikti, nepaliks, tur kaut ko tu gaidi, tur nezinu, tur sirdī 3 reizes tur tausti, vēl kaut ko tur. Tā trauksmēta varētu būt nedaudz. Jā, bet nekā, viss kārtībā. 2. diena, 3. diena. Nu, un tas pēc kaut kādām 5 dienām es no tās gultas vienkārši izlidoju ārā un pateicu, ka nē, tā mana dzīve nebeigsies. Un visu no tās dienas es neesmu vairs bijis tādā emocionāli kaut kādā depresīvajā tādā stāvoklī. Bet, cik es saprotu, tev nebija kaut kāds viens tāds notikums, pārdzīvojums no sērijas, ka tur cilvēki tur kaut kādas halucinogēnās sēnes vai kaut kāds ajavaskas taisa un tur pamostās un apmēram viņam tur kaut kādi gari vai šamans kaut ko teica. Tas vienkārši bija tas, ka vienu brīdi pamodies, ka tu esi tā kā mobilizējies gatavs cīņai, varētu tā teikt. Vienkārši manā galvā, varbūt tā ir sakritība, varbūt tas ir tiešām no mušmīra kaut ko palīdzēja, kaut ko varbūt viņa tur pamainīja. Grūti spriest, bet jā, vienkārši piecelos vienā rītā un sapratu, tad pēc tam tās mušmīras tā kā pārtrauc. Jā. Savu darbu tev iespējams izdarīja, iespējams placebo, kas to zina. Jā, iespējams tieši tā placebo. Es biju pats vēl pēc tam lasījis. Mušmīras arī pats kaltēju. Tad bija viens posms, es tur atkal bišķi tā kā iesāku. Domāju, paskatīšos, tā kā kas notiek. Bet es ļoti ātri sajūtu to, ka vienkārši man neprasās. Tā kā pilnīgi man tā kā nevajag. Un viss viņas man stāv mājās, un es esmu jau ļoti ilgi viņas nelietoju. Tā kā Tu citiem arī ieteiktu, vai tas tā katra paša lēmums tomēr? Lai katrs domā pats. Es cenšos tā kā, neuzbāzties ar kaut kādām saviem eksperimentiem vai ko, bet vienmēr izvērtēt. Ja tu gribi iet citu ceļu, ej pats. Ja tu gribi kaut ko uzjautāt, es izstāstīšu. Bet es nekad nevienam nerakstu, tev klausies, tu tur nedarīši tā, darīši tā. Es domāju, tas arī svarīgi ir gan skatītājiem, gan klausītājiem saprast, ir tas, ka šī te raidījuma laikā, ko mēs ar Arturu runājam, viņš dalās ar savu pieredzi, ar saviem lēmumiem, tie viņa individuāli lēmumi. Neviens nevienam neko nerekomendē, neviens nevienam neko neiesaka, kā primārā praksa pie jebkuras diagnozes, tā skaitā onkoloģijas, ir tomēr doties pie sava ārstējošā ārsta un tad kopā ar ārstu izdomāt un katrs gal galā pieņem pats savus lēmumus. Jā, jo tagad ir diezgan populāri apvienot šo te tradicionālo medicīnu. Absolūti. Kopā ar tā kā netradicionālo tādu, ja mēs tā runājam. Bet tev bija kaut kādā brīdī, teiksim, tāda doma, ka tu neesi vispār neuzticējušos ārstiem, pats visu darīšu, tu neko neoperēšu ārā, vai tā operācija tev tomēr bija tāds, kā saka, common sense, ja pašsaprotam, ka tas ir jādara? Man nebija informācijas, varbūt jau būtu tik daudz informācijas kā tagad. Ja es būtu to laika posmu izdzīvojis jau kaut ko darbūt iepriekš. Es zinot sevi, es varbūt pat arī netaisītu operāciju. Vienkārši, kāpēc es tā sāku? Tie gadījumi ir ļoti daudz dažādi. Es domāju, ka viņi ir ļoti individuāli un katram jāskatās individuāli. Bet es atceros, ka sociālos medijos pirms vairākiem gadiem, es neatceros, cik, bet tas pietiekoši sen bija arī gadījums par vienu jaunu meiteni, kur arī bija, ja nemaldos, viņai bija dzemdas kakla vēzis, un viņai ārsti ieteica operācijas dzemdas kakla vēža gadījumā, tur jāizgriež, protams, visi reproduktīvie orgāni. Viņa bija pietiekoši jauna, bet, ja nemaldos, viņai arī no iepriekšējām attiecībām jau bija bērniņš, ka nebija tā, ka viņa pilnīgi, bet viņa tā kā negribēja zaudēt šo reproduktīvo spēju, un tad viņa atteicās gan no operācijas, gan no ķīmijām, un cik es atceros, viņi to arī dokumentēja, viņi tur gāja pie kaut kādām alternatīvām, bet dabīgiem, dziedniekiem, tur fotografijas, selfijas ar zaļiem smūtijiem, un tas nedeva to vēlamo efektu. Un tad, kad viņi otrais jau gāja, tad tur bija pārāk tālu aizgājis un vairāk tā, ka neko nevarēja mainīt, izgriezt, un tad viņa savukārt, tā, ka toreiz, cik es saprotu, iespējams nožēloja to, ka varbūt tās sākumā nepaklausīja. Kas zina, kā būtu, ja būtu? Bet es zinu, ka tie stāsti vienkārši ir ļoti dažādi. Katram ir savādāk, un arī nevar salīdzināt visu onkoloģijas arī no vienādas. Katrs ir savādāk. Tieši tā. Tu pareizi arī konkrēti pateici, ka sarkomai pirmais solis ir ķirurģisks. Tikai pēc tam skatās kaut ko tālāk. Kas pēc tam notikās? Pēc mušmiriem? Pēc tā, ka tu izdomāji, tā tas viss nebeigsies. Bišķi jāatgriežās atpakaļ būs pēc tām visām. Tā kā man tie recidīvi parādījās pēc visa pārējā. Man īsti līdz galam nesauga protēze. Taisīja vēl vienu operāciju. Un tad salika tur visu kārtībā. Viss forši, viss atzīja, izņēma tos visus rētaudus, visu. Viss tā kā forši taisīja pēc tam pārbaudes, viss kārtībā. Man ik pēc 3 mēnešiem bija tā kā, skrīnings jātaisa. Skrīnings plaušām, jo. Kāpēc plaušām? Sinovālai sarkomai, ja viņa tālāk kaut kur iet, viņa metastāzes vai nu plaušās, vai nu kaulos. Tās ir 2 lietas. Viss bija forši. Līdz kaut kādam 8 mēnesim. Pagāja 8 mēneši, un vienā no pārbaudēm pie onkologa man parādīja, ka man ir metastāzes plaušās. Kas nozīmē 4. stadiju? Aizbraucot pie doktoras, es sapratu, ka
Nu, ir tā kā nākošās ziepes, kuram jāiet pāri. Nu, arī braucu mājās. Tad es braucu ar autobusu. Man bija laiks padomāt, visu kārtīgi, ko tālāk darīt. Tajā brīdī, jo tā kā mēs runājām ar daktari, kad es biju uz to operāciju, viņš man stāstīja, ka palielinām ķīmijterapiju, viņa neārstē sarkomu. Ir bijuši gadījumi, viņu ir ļoti, ļoti, ļoti maz. Uz pirkstiem var saskaitīt, ka ķīmijterapija ir palīdzējusi sarkomas metastāzēm. Viņš saka, protams, medicīnā ir brīnumi, notiek, bet viņi notiek reti. Un tad es jau sapratu, ka īsti laikam es negribu, jo mūsu ģimenē ir tāds spilgts bijis piemērs, kad tēta tante, drauga mamma, jā, tā bija, ka tēta drauga mamma, viņa arī ārstējās no onkoloģijas, nepateikšu, kāda bija, bet viņa pateica, ja es būtu zinājusi, es nekad mūžā nebūtu taisījis ķīmiju. Bet pagaid, tev to izvēli, tā kā ārsts noprezentē, viņš teica, ka, lūk, ir ķīmijterapija, ir iespēja viņu taisīt vai netaisīt, tā ir tava izvēle, bet parasti, cik mēs redzam, īsti tās jēgas ir maz no tās. Kaut kā tam līdzīgi tā saruna bija. Ļoti atklāta no vienas puses, no ārsta puses. Arī no paša sākuma, kad mēs ar doktoru runājām, tur tā kā doktoriem cepuri nost, viss ir kārtībā. Bet tu sākumā tā kā nedaudz uzsākt tomēr to ķīmijterapiju. Jo tur bija apakšā bija plāns. Plāns bija kāds. Mēs uztaisam ķīmiju un taisam plaušu operāciju. Man ir arī labā plauša izoperēta. Okay. Taisam operāciju ar mērķi tādu, ja gadījumā viņas ir neaktīvas, tad mēs varam operēt otru plaušu. Tā kā izņemt viņas visas ārā. Bet ja viņas ir aktīvas, tad mēs vēl neko nevaram darīt. Jo, kas ir izņemts. Ja kas ir aktīvs, tās metastāzes? Jā. Šūnas pašas. Okay. Viņas sūta uz laboratoriju un tad skatās, izoperēt mēs varam, bet operācija notiek tā, ka tu vienkārši daļu plaušas izgriež ārā. Nav tā, ka īsti tikai to metastāzi. Kas notiek, ja daļa izgriež plaušu, viņas tikai joprojām ir funkcionējuši, bet ar ierobežotu kaut kādu tur nevar tik dziļi? Jā, tilpums pamainās plaušu. Protams, dzīvot spētu, tur kāpsi, tur, nezinu, 7. stāvā, jutīsi, kad ir kaut kāda aizdusa un tādas lietas. Labi, tur tas cilvēkiem, kad nenodarbojas ar sportu un lieko svaru, arī tas pats. Viņiem viss, tā kā es domāju. Un vienkārši plāns bija tāds, ka mēs taisam to ķīmiju. Viņa bija diezgan agresīva. Bija 3 preparāti – deksarubīns, silfosfamāts un kaut kāds vēl viens. 2 preparāti. Cik bieži bija jāiet uz tām? Bija tā, ka 4 dienas es pavadīju slimnīcā. Un te katru dienu laižu? Jā, no 10 rītā līdz 8 vakarā 8 stundas. 8 stundas pie sistēmas? 4 dienas pēc kārtas? Tur bija kaut kādas... Tāpēc, ja tas apjoms ir liels, ko izlaiž cauri, vai viņš ļoti lēnām jāpielina, tas drips ir ļoti lēns? Lēnām tas ir 1, un apjoms man bija 13, laikam, pudelītes. 13 puslitrīgās sistēmas? Nē, tur bija visāda lielumā. Okay. Visāda lielumā, jo tur ir gan kaut kādi support, kaut kādas šķidrumiņi tīrošie, tad kaut kādi šaidošie, tad kaut kāds varbūt vitamīns bija, un tad ir arī pēc kaut kāda tā posma laiž to preparātu. Tajā procesa laikā, to 4 dienu laikā, tu jūti kaut kādas izmaiņas? Es pirmajā naktī, es man liekas, līdz šobaldienai vēl uz sushi skatos tā ļoti, ļoti ar skepsi, jo te, kad es gaidīju tās visas ķīmijterapijas, kad man sāksies viss, es jau biju pēc tam mani pieslādzēju, tā kā pie pirmās tās visas, es ļoti gribēju ēst. Es uzsūtīju no Gambējā pārēst. Es vienkārši to, ko visu es uzsūtīju, es līdz šobaldienai skatos ļoti, ļoti, man ir ļoti grūti iest. Es sēdos. Es sapratu, jā. Jā, es aizgāju gulēt, neko vēl nejūtu, un es piecēlos naktī. Tā ir reāli, cik man ir sūdīgi. Un tad vienkārši sākās tas viss rodeo 6 mēnešu garumā. 6 mēneši? Tāpēc, ka 6 mēneši tev bija ķīmijterapija? Tur ir tā, ka 4 dienas, tad ir 3 nedēļas brīvas. Bet to 3 nedēļu laikā tikai neuzlabojās pašsajūta? Sākumā bija forši viss. Viss jau bija. Pēc pirmās bija ok, tad izkrita mati. Tā kā pilnībā viss apmetojums. Pēc otrās jau bija tā, interesantāk, trešā sliktāk, ceturtā Bet kad tas bija? Tāpēc, ka TikTokā es neatradu nevienu video, kur tu būtu bez matiem. Jā, tas ir, es sāku filmēt pēc tam, kad es atteicos no tā visā. Okay. Ja es būtu sācis jau no paša sākuma. Tas posms nav dokumentēts, sapratu. Jā, ar katru reizi palika vienkārši sliktāk. Es reāli nevienam nenovēlu tāds, ķīmijterapija tas bija tiešām kaut kas smags. Emocionāli grūts, jo ka tu fiziski jūties vājš un slikta dūša. Tur ir vienkārši tas viss atkopšanās, viss recoveries. Tev ir mute jēla, viss čūgās, tu pārēst nevari. Kāpēc mute ir jēla? Tas ir no preparātiem. Bet tos preparātus tu saņem intravenozi? Vienkārši viņi noēd tavu kaut kādu... Gļotādu, jā?
organismā, jā, vienkārši ķīmijterapija tev apēd pilnībā visu. Viņi tā kā mēģina apēst to vēža šūnu, bet paralēli ar to arī tavu audu iet bojā, protams. Visu imūnsistēmu, visu tur ir. Un man bija paredzētas 6 ķīmijas, un beigās man pēc analīzēm it kā teorētiski varēja uztaisīt 7. Pēc atbraucu mājās, un man tieši uz savu dzimšanu bija jābrauc uz tā kā pakaļ tā kā 7. tam kursam 7. Un es sāku čurāt asinis ārā. Man sākās urinpušu tā kā iekaisums. Manas analīzes bija vienkārši... es aizgāju pie ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts atķēries galvu, viņa teica, ātri uz slimnīcu. Es uzzvanīju tā kā onkoloģiju, aizsūtīju analīzes, viņa saka, nē, viņa saka, viss kārtībā. Vēl tā kā pasēdi mājās. Ja gadījumā nepāriet asiņošana, tad brauc uz slimnīcu. Es tāds, labi. Un tad kaut kādu dienu ejot, man to 7. atcēla. Ķīmija, tāpēc, ja tu skaties uz atpakaļ, tad faktiski viss tas ķīmijterapijas kurs fiziski bijis viss smagākais visā šajā ceļā, vai ir vēl kāds brīdis, kad bija ilgstoši tikpat slikti? Ķīmija tas bija. Tas tiešām ir kaut kas tāds, ko negribās, nevis atcerēties, bet iedomāties. Es biju tik laimīgs, ka man to 7. nevajadzēja braukt. Es vienkārši, jo bija tā, kad man bija jābrauc uz slimnīcu, es vienkārši cēlos. Vienkārši kā robots, vienkārši pats tu izskaties kā zombijs. Tu esi vienkārši acis tev zem acīm, viss ir zils. Tu esi pilnīgi tāds vienkārši skelets. Tāds vienkārši bāls kaut kāds, nezinu. Vienkārši līķi un līdzīgs. Un vēl bez apmetojuma, kas vēl to padara visdramatiskāk, to paskat. Es nezinu, kā uz mani varēja draudzene paskatīties, bet Riekos un bēdās. Viņa man teica, līdz šobrīd dienai viņa ir blakus. Tas ir vienkārši arī apbrīnojams cilvēks, ar ko man ir paveicies. Un viņa saka, tu neuztraucies, es zinu, kā tu izskaties. Vienkārši tagad tu esi tāds viss savādāks, bet es jau zinu, kāds tu esi. Tā arī mēs smējāmies. Un tas bija tāds nenormāls maksas posms. Un tad es vienkārši teicu, ka viss, es reāli jau pateicu viss. Ok, labi, tu kārtīgi izmocījies, izgāji 6 ķīmijterapijas kursus, vai ne? Efekts? Uztaisīju operāciju? Nekāds. Pilnībā nekāds. Tad beigās sanāca, ka tas tika... iespējams, mēs nezinām, kā būtu, ja būtu, bet iespējams, ka tas bija pilnībā pat tukšo, kas vēl pat novārdzināja tev ķermeni tikai. Jā, jo bija plāns, ja tas nostrādātu, tad mēs tiktu krūta forši. Jā, tieši tā. Jā, viņš nenostrādāja, nenostrādāja. Man piedāvāja turpināt tālāk savādāku ķīmiju, ka nebūs tik slikti, jo doktori arī sekoja manam TikTokam, viņi visu zināja. Un tagad es viņa kabinetā pēdējais iegāju, jo pēc ķīmijām, pēc operācijas jau plaušu. Viņa teica, Artur, es zinu visu, ko domā par ķīmiju un tā. Es saku, viss kārtībā. Viņa saka, es varu piedāvāt kaut ko vājāku. Jā. Tā kā pa citiem tur tā kā iedarbības kanāliem, plāns B, tā kā pēc tam vadlīnijām visām. Es saku, doktor, stop. Es saku, nē, es beidzam šito visu. Es vienkārši negribu tālāk turpināt. Vienkārši tam visam nav jēga. Bet es arī cilvēcīgi un loģiski tevi saprotu. Ja tu dari kaut ko, kas ir ārkārtīgi smags, fiziski nogurdinošs, un tas nenes nekādus efektus, ar kur ir motivācija to turpināt. Ja tu būtu redzējis vismaz kaut kādu labumu, bet es saprotu, ka tu neredzi nekādu ieguvumu no tā. Jā. Un pirms vai pēc tās ķīmijterapijas bija tā plaušu operācija? Pēc. Jo mums bija plāns ķīmijterapija, uztaisam operāciju, aizsūtam šūnas uz laboratoriju. Skatāmies, ja viņas ir neaktīvas, tad mēs operējam otru plaušu un ņemam visu ārā. Bet, ja viņas ir aktīvas, tā kā nekas nav mainījies. Kāds bija rezultāts? Viņas bija aktīvas. Viņas aktīvas un viss. Un palielam nekas nepamainījās. Tikai tas, ka labi, izoperēta plauša un tā, bet tā bija vienkārši daļa no plāna. Ja tāda plāna nebūtu, es nebūtu arī laikam veicis arī pirmo ķīmiju. Okay. Man ir diez vai pārliecināt. Bet tā kā bija šīs te plāns, es padomāju un piekritu, domāju, sajies. Protams. Nē, es pilnīgi loģiski saprotu gan to lēmumu, kāpēc lai pieņemtu, kāpēc lai uzsākt un kāpēc lai pārtraukt. Bet kā šī ārsta, kas arī to bija redzējusi tavā TikTokā, kā viņa reaģēja uz to tavu lēmumu, ka tu tikai viss? Viss kārtībā. Tur nav tā, ka... Es nezinu, es esmu dzirdējis ļoti daudz stāstus, ka ārsti pēc tam tā kā piespiež. Tā kā, nē, ko tu dari? Nē, prom, ko tur saklausījies, ko tur. Tā nedara, jā. Un tā, manā gadījumā tā tas nebija. Bet vispār no kaut kādiem citiem apkārtējiem, tu esi izjūts kaut kādu spiedienu no tā, ka tu tur neesi pabeidzis vai turpini iet standarta šīs te onkoloģijas ārstēšanas metodas? Būtībā nē.
Es esmu tāds, es pats, ko izdomāju, man laikam būs ļoti grūti. Nē, tāpēc es arī prasu, ne jau tas tevi ietekmē, bet vai tu nejūti, ka kāds tomēr kādreiz, tur vajadzētu tak tomēr vēl pamēģināt, es nezinu, tur starošanu vai kaut ko. Daudz ir rakstījuši TikTokā. Beidz, tu tur bērniņi tā kā neatsakies no ķīmies, ko tu dari un tā tālāk. Jā, bet tev ir konkrēts, nav jau tā, ka tu atteicies. Nu, tu atteicies tad, kad viņi konkrēti tavai diagnozē nenes rezultāts, pie tam tev ārsts vēl stāstīja, ka par šo tieši tipu neārstē ar pārsvarā ķīmiju. Es saprotu, ka tu esi izmantojis, un arī, cik es esmu skatījies, tu esi izmantojis daudz dažādas metodas. Ledus peldes, to es saprotu, tu darīji arī jau pirms, vai ne? Okay, ledus peldēm īsti bez imunitātes tāda būsta, kaut kāda uzlabojuma, droši nekādas tieši korelācijas nav. Es domāju, to tu vienkārši tā kā turpināji, vai ne? Jā, es vienkārši turpināju dēļ šīs sajūtas, dēļ tieši šī mentālā stāvokļa. Kad... Jā. 250% palielinājums dopamīnā uz aptuveni 3 stundām. Jā, tur kaivs, ja tā teikt, ir. Tā sajūta. Okay, ne, bet tad es tev saprotu, tas varētu būt bijis tā, ja tu ej dzīvē cauri kaut kādam grūtam periodam, un tev ir maz ik pa laikam šie vilnīši, kad jūties forši, tu ķer to katru momentu. Badošanās. Arī ļoti interesants. 21 diena, cik es saprotu, bet tas bija tā kā waterfast, kā saka, ūdens badošanās, tikai dzer ūdeni. Ūdens tēja. Bez cukriem, bez nekādām lietām. Kafija arī? Kafiju drīkstēja. Ūdens, tēja, kafija, tad ir galvenais nosacījums nekādas kalorijas. Jā, lai nebūtu. Kurā periodā tas bija? Tas bija tā kā pēc tās ķīmijterapijas? Jā. Tas nav kaut kāds 2023. gads. Jā, tas jau bija pēc visa, tā, kad es jau biju atteicies no tradicionālās medicīnas, no tādām lietām. Un tad sākās tas otrs posms, kad es izdomāju, kad es darīšu, kaut ko darīšu. Kaut ko darīšu, un arī lasīju literatūru, izlasīju arī vienu grāmatu par badošanos. Izdomāju, ka es arī to varu. Pamēģināju pirmo reizi vispār tā kā mājās. 3 dienām pietika manis. Tad kaut ko. Bet, ja kāds grib mēģināt, vajag bišķi sevi sagatavot. Es 72 stundas vienreiz mēģināju bez jebkādas sagatavošanas pilnībā spontāni. 24 stundas bija vieglas, vienkārši gribās ēst. Tas ir dzīves mazākais sīkums, ja nokontrolēt apetīti. Starp citu, tā pirmā nakts, es atceros, bija par baigi foršā tukšu vēders, perfekti vienkārši gulēju, bet pēc 36-48 stundām kaut kas sāk notikties. Laikam tas tā, ka tās glikogēna rezerves iespējams asinīs un muskuļos sāk iztērēties, un kad tavs ķermenis pirms pārslēgšanās uz ketozi, tur bija diezgan, es neteikšu, ka bija patīkama sajūta. Kā tev tur gāja īsti? Pirmās 3 dienas laikam uz tā kaut kāda entuziasma. Vajaga. Bet tad neizturēju. Protams, vai neizturēju pēc 3 dienām, vienkārši pārtrauc, jā? Jā, vienkārši pārtrauc. Un tā arī, protams, neuzreiz tur visu tur gaļu un tādu stūmu un tādas lietas, bet tā kaut ko bišķi piedomāju, kaut ko tādu vieglu iesāku. Buljonu vai augļus vai ko? Jā, ar augļiem īsti pēc tam, kā es sapratu, īsti nevajadzētu iet ārā no... Bet 3 dienas noteikti tas nav. Vispār, cik es saprotu, to šķiedrvielas uzreiz nevajadzētu ar augļiem. Es esmu dzirdējis, ka arbūs vienīgais, kas ir tāds pieļaujams, jo tas faktiski ir ūdens 90%. Jā, man bija tā, ka dārzeņi vajadzēti. Tādas lietas, protams, nekādu gaļu, neko, olas baltums, tādas lietiņas. Tad jau otrā dienā jau zupiņu kaut kādu uzvārīt. Tur dārzeņu zupiņu, kaut kādas tādas lietas. Bet tas bija pēc tam 3 dienām? Jā. Un kā tu nonāci līdz tās 21 dienas? Man tas sākotnējais mērķis bija tā 20 diena. Okay. Es vienkārši piecēlos un tāds tavai aiziet šodien. Nesagatavojies pa lielam neko. No tās 3 dienas pēc tam, pēc kaut kāda laika perioda, es saprotu, ka varbūt man traucē tas, ka mājās gatavo visi ēt. Es tur nevaru. Jā, man vajag kaut kur varbūt aiztīties prom. Un te es sāku domāt par kaut kādiem kalniem, kaut kādām tādām lietām, kur varētu varbūt vēl noķert papildus vēl kaut kādu to dabas spēku varbūt. No kaut kādām tādām lietām es domāju, tas varētu vēl tā kā nāk pa labu. Es domāju, Grūzija. Man ir draugi Grūzijā. Jā, es gribēju teikt, es biju redzējis arī tiešām tev, ka tu runā par Grūziju, par epizodēm, un es gribēju tieši to prasīt, kāpēc Grūzija. Ok, tad tu atbildi, tev tur draugi bija. Jā, pazīstamie. Tu jau biji iepriekš bijis Grūzijā? Nē. Labi. Beigās sanāca tā, kad man bija sarunāts ar Čomaru, kurus kopā kādreiz spēlēju, viņš ir Grūzīns pats. Bet beigās sanāca tā, kad es nemaz neaizlidoju tā kā, pie viņa. Es aizlidoju tā kā citu vispār lokāciju. Jo es pēc tam tā kā internetā meklēju, viņš dzīvo, bija sakot tādā kā pilsētas stilā,
Bet es īsti neko tādu negribēju. Jā, tu gribēji tā kā lauks tos kalnus, Grūzijas dabu. Un aizbraucu pilnīgi pretējā virzienā uz Mestīvu. Cik laiku? Bija plāns uz tām 21 dienu. Es sāku jau Latvijā badoties. Bija nedēļa, laikam bija pagājusi Latvijā. Un tad es lidoju, jā. Bet ko arī nevajadzēja darīt, tāpēc, ka jūtu nogurumu ļoti lielu. Visa tā pārlidošana, viss ceļš ļoti, ļoti nogurdināja. To gan nevajadzētu darīt. Labāk atbrauc uz vietas un tad visu uzsākt. Tad atkal iziet visu un tad lidot atkal mājās. Bet tu tā kā pašrocīgi tur darīji, vai tas bija kaut kādā klīnikā vai kaut kādā uzraudzībā? Nē, es pats. Pilnībā pašrocīgi. Jā. Un tad es nokļuvu līdz Grūzijai, tā kā viss kārtībā, bija pagājusi nedēļa. Es iepazinos tur ar citiem cilvēkiem, kas arī brauc tur atpūsties. Viņi atpūsties, es tur badoties, es viņiem izstāstīju. Viņi skatās uz mani. Viņi saka, jā. Ko darīji pa tām dienām, kamēr tu tur badojies? Tu kaut ko turpināji dzīvot, kā dzīvot, vai tu kaut kādu īpašu miera periodu ievēroji? Jā, ievēroju. Sākumā vienkārši mieriņu, vienkārši tā kā čiloju. Ko tas nozīmē, kā tā diena izskatījās? Piecelies no rīta, tur izēju ārā. Man bija tāda smuka rīktīga vieta, tāds kā balkoniņš. Ļoti, ļoti tāds liels. Es paņēmu parasti kompīti līdzi. Kaut ko tur rakstīju, kaut ko lasīju. Tādas lietas vispār tādā mierīgā režīmā. Un man tie draugi, viņi izdomāja, viņi beigās tādi kalnos kāpēji, tur tādi aktīvie. Un es vienkārši jūtu, ka man enerģijas ir tik daudz, ka es laikam arī varētu. Okay. Protams, es tur pastāstīju, man ļoti daudz saka, nedari būs ziepes. Nedari tā, tāpēc, ka fiziskā slodze, tev tādas glikozes līmenis ir ļoti zems, palielam spēka tāda nav. Pagad, tas bija pēc, vairāk jau nedēļa bija pagājusi. Jā. Tad tīri teorētiski glikoze, tev jau vairāk glikoze nebija, tev tīri teorētiski ķermenis jau uz ketoniem darbojas. Tev vajadzēja būt, ka tu jau esi dziļā ketozē uz to laiku. Tad arī tā krītās tā visa enerģija, viss. Tev vienkārši palielam jādzīvo tā, ka tu vienkārši piecelies, neko nedari, mierīgi, lēnītēm kaut ko tur lasīt. Tas arī pēdējais, ko es dzirdēju, tie cilvēki, skatījos vienu interviju ar konkrētu cilvēku, kas ar šo nodarbojas, kam ir klīnika badošanās. Viņi arī iesaka, viņi pārsvarā viņiem ir 2-3 nedēļu fāsti, kas ir 14-21 diena, bet ir pat gadījumi, ka ir 40 dienas. Un viņš teica, ka vislabākie rezultāti esot tad, ja šī badošanas laikā ir pilnīgs miers cilvēkam. Visās jomās, ja runa ir par svara nomešanu, pie milzīga, liekā svara, pie milzīgas aptaukošanās, ka, ja ir šis miera stāvoklis, tad cilvēks zaudē mazāk lieso masu, tieši muskuļus un tam līdzīgi, un tieši ir vairāk tauks. Ja viņš papildus kustās, viņš tā kā zaudē arī muskuļus. Un arī no tādām, kaut kādā augsts asinsspiediens, jebkāda kaut kādas hroniskas saslimšanas, ka arī vislabākais efekts esot tad, ja cilvēks tomēr tā gaveņa laikā ir pilnībā pie miera. Jā, tā ir taisnība. Es vienkārši to... Toreiz to nezināju, tagad tu to zini. Tagad, protams, es vienkārši zinu. Un es domāju, es iešu arī ar viņiem kalnā. Enerģijas daudz, viss garastāvoklis tāds, viss tur domas, viss. Es sākām kāpt, un es saprotu, ka pat īsti pat pusceļā, pat nē. Kādā trešdaļā es saprotu, ka nav labi. Ir reāli ir dimbā. Es saku, Džeki, sorry, es tālāk neeju. Pasēdēju, padomāju. Jāiet vēl ir lejā. Un tas vienkārši jau mēs gājām tā kā, pa taisno, kur tādi kā vairāk apmežos, tur tādi kā džungļi. Bet tad es sapratu, ja gadījumā es noģīpšu vēl kaut ko, mani tur neviens neatradīs. Tikai kamēr kāds tur ies garām kaut kur. Es iešu nedēļas, teiksim. Jā. Un tad es izdomāju, ka es iešu pa ceļu, tur kā, kur arī mašīnas var tā kā braukt. Un tad es tur gāju. Un tad pirmā mašīna palielam brauca. Redzēju, ka es tur kaut kāds, nezinu, tur varbūt bija šī tāds švakāks, varbūt eju vai ko. Bet tur bija viena tāda riktīgi interesanta epizode. Katram podkāstam ir nepieciešams atbalstītājs, un podkāstu, kas ar mani notiek, atbalsta kompānija IRFI Recovery, kas ir sporta atjaunošanās un limfodrenāžu ierīču ražotāji no 2018. gada. Tā ir latviešu kompānija, kurā neslēpšu arī es esmu līdzīpašnieks. IRFI Recovery ierīces ir ļoti labas pret jebkādām limfas atteces problēmām, pret tūsku nogurušām kājām, arī kā sporta atjaunošanās noderēs gan sievietēm, kam interesē, cīņa ar celulītu, vīriešiem, kam interesēs profilaks kardiovaskulārām slimībām, jauniešiem kā sporta atjaunošanās. Un šogad, 2025. gadā, www.irfi.lv mājaslapā ar promo kodu podcasts jūs varat iegūt papildus 15% atlaidi. Es nezinu, tā noteikti arī sagadīšanās. Bez mazīgi kā no filmas. Sāku iet, sāka pērkons tā kā ducināt. Sāka bišķi tā kā pilināt. Sāku riktīgi dusmoties. Sāku riktīgi bļaustīties. Man ir tā kā nokritēs, ka man tā kā slikti ir palicis viss.
Un es pateicu, un tu vēl te man kaut ko ducinies, saku, un tā vienkārši pēc kādām, sekundēm 10 klusums. Sorry. Ja, tā kā bez mazais tāds. Paskatos apkārt, un tāds, labi. Tāds gāju tālāk lejā, un tad jābrauca mašīna, un apstājot paprasīt tā kā novest lejā. Es teicu, jā, tad sarunāju, lai mani aizved tā kā līdz tai mājai, kur es dzīvoju. Aiziet tur, es tā kā mēģinu aiziet pagulēt, un saprotu, ka ir pavisam slikti. Un te es domāju, labi. Pēc tās pārslodzes. Jā, jā. Es saku, tā kā tālāk, netestēsim sevi tālāk. Nokāpu lejā, paprasīju tur sievietei, lai izsauc ātros. Samērīja man glikozi, es izstāstīju, ko es darīju. Viņš skatās, un es saku, tu galvenā vēl kāpi? Nu jā, viņš saka, malacis. Es varēju arī no kalna nenokāpt. Es saku, tagad es zinu. Tad aizveda mani uz slimnīcu, pielika pie sistēmām, salaida man glikozi, visu. Pēc kādām 4 stundām man izlaid ārā. Bet vai nesanāk, ka līdz ar to viņi tev to gavēnu tak izjauc? Jā. Un tad tu beidz arī? Jā. Cik dienas bija pagājuši toreiz? Kopumā no visu starta? Varētu būt. Kaut kā nedēļa Latvijā. 11, un 4 dienas tur uz vietas, 4-5 tur uz vietas. 11, 12 varētu kaut kur būt. Okay. Un tad tu pēc tam lēnām arī atsāki ēst. Tad tas faktiski no sākuma tev bija 3 dienu mēģinājums, tad tev bija šīs 13, kaut kāds 12, 13 dienas mēģinājums, un pēc tam tu mēģināji vēl 3. reizi. Jā, tas arī tev izdevās visas 21 diena. Tas arī uz Latviju ar tādu rūgtuma sajūtu. Un tad es piegāju visam riktīgi. Es sagatavojos pēc kaut kāda... Ko nozīmē sagatavoties? Pēc kaut kāda pusgada. Kā gatavojās tam badošanas ar gavēnim? Es sāku ar uzturu. Vienkārši pamainīju nēdu gaļu, tādu smagu ēdienu, kaut kādu nedēļu. Okay. Pirms badošanās tā kā jau lēnām pārgāju uz tādu ļoti vieglu uzturu. Salātiņi, kaut kādas tur man lēcas ļoti garšo. Tādas lietas. Tā kā vairāk veģetāru uztur sanāk? Jā. Kaut kādi smūtī, zaļos kokteilīšus taisīju. Tas tev palīdzēja šie te, ka tu jau piesēdināji varbūt tās. No jogas es zinu, par cik es praktizēju jogu, ka tik tiešām veģetārs uzturs, ko tu raksturo, ir ķermenim stipri vieglāk pārstrādājums. Tas posms, cik ātri iziet no ēšanas līdz visai gremošanai sistēmai, krietni ātrāks nekā gaļa. Slodze arī tā ir mazāk uz ķermeni. Protams, nav tur labi citēm ir par nutrientu blīvumu, bet jā. Un tas tev palīdzēja, saprot, sagatavoties? Jā, tad sagatavoties, tas arī palīdz arī bišķi šeit galvā. Okay. Tu sāc jau sevi gatavot, ka drīz pienāks tas posms, ka tu atkal neēdīsi. Ar šo te visu tā kā dietu, katram viņa būtu savādāka. Tur katrs pats izvēlās, kā viņš grib. Pēc sajūtām. Es visu daru tā kā pēc sajūtām. Es ļoti iemācījos tā kā sadzirdēt sevi, saklausīties, tā kā, kas man ir forši. Un tad jau man bija šīs 2 pieredzes, un tā 3, viņa nāca arī bišķi vieglāk. Un tad es mājās, bet es sapratu, ok, lai gatavo, viņi tur lēt, es pat sēdēju pēc tam kopā pie galda, viņi visi ēd. Tev vairs netraucēja tas? Nē. Vienkārši kaut kur pārslēdzās, vienkārši ir jāiemācās vai jāpamēģina vienkārši pārslēgt vienkārši galvā. Ok, lai viņi ēd, viņiem vienkārši vajag, tu ēdīsi pēc tam. Viss. Un tā es 21 dienu, un to visu 21 dienu es katru dienu rakstīju arī video. Es atceros, jā, bija tur 11, 17, un beigās fināls 21, kad to izdarīju. Un pašsajūta, es domāju, ka ņemot vērā, ka tev tā kā vienu reizi nebija tas izdevies, došana tāda sasnieguma sajūta, vai kā tu jūties? Jā, tas bija tāds vienkārši pieceļos tajā 21. dienā. Jo bija tā pēc kaut kādas 14 dienas. Jau bija tā, vienā dienā ir riktīgi slikti, otrā dienā ir riktīgi krūta. Atkal ir riktīgi vienkārši grūti, atkal ir riktīgi labi. Okay. Un man sanās tā, ka 21. dienā bija riktīgi slikti. Un tu zini, ka beidzot tas viss. Jā, un es esmu beidzot vienkārši nomocījies. Tagad to var teikt nomocījies, bet es vienkārši tajā brīdī domāju, ka jā. Cik svaru tu zaudēji par tām 3 nedēļām? Kaut kādi 11 kg. 11 kg par 3 nedēļām. Tu tikai svaru mērīji vai arī kaut kādu Dexascan, kur arī skatās tur tauku? Nē, es tikai svaru. Okay. Es tikai svaru skatījos vienkārši no kopējā svara, lai nebūtu 20 vairāk procenti, lai nezaudētu. Tad, respektīvi, es tur zaudēju kaut kādus, 13, 14%. Okay. Man bija kaut kādi 80, ar kaut ko es tur 70, beigās 73, kaut kas tam līdzīgs. Un es saprotu, pēc tam tu nodevi analīzes, un tur bija ļoti labi rezultāti. Jā, man bija diezgan viss labi, tā kā viss tur stāvēja uz vietas, nekas tur neauga. Un tas bija tā kaut kāda cerība, kad, jā, ok, varbūt viss ir forši, bet pārliekšu pāris tā kā uz priekšu. Jā. Otra lielākā kļūda bija brauciens uz Ameriku. Kas notikās pēc tam? Kādā nolūkā? Es braucu pastrādāt.
pastrādāt, pie reizes paskatīties Ameriku, vadāju mašīnas, tā kā tiem kārholderiem. Kāpēc kļūda? Tīri no slodzes dēļ vai? Slodze tas ir viens, jā. Man nebija nekādu zāļu līdz palielam tādu kaut kādu uzturošo un ko tāds līdz vienkārši biju jau paļāvies, kad viss ir tagad varbūt kārtībā. Noņēmis tā kā pedālīti nost un viņš uzreiz ir tāds obā. Bet man jautājums tev tāds, pēc šī gavēņa, vai tu turpināji kaut ko mainīt savā uzturā, vai tu atsāki atkal dzīvot, tā kā viss tas bija tāds notikums un atkal back to normal, kā saka, atpakaļ tāpat, kā tu iepriekš biji? Tieši par uzturu runājot. Par uzturu bija tā, ka pēc tā gavēņa es kaut kādu laiku mēģināju tā kā, gaļu retāk, bet pēc tam aizgāja viss atpakaļ. Tā kā, atkal gaļu ēdu, viss tā kā, palielam, jā, viss aizgāja atpakaļ tā kā normālā uzturā. Es tur tāpat cenšos neēst visādus tur junk foodus un tādas lietas. Amerikā tātad tu faktiski, cik es saprotu, tu aizbrauci no vienas puses tā kā pastrādāt, no otras puses apskatīties Amerikas. Es nezinu no tādas pieredzes viedokļa, kāpēc ne. Bet, cik es saprotu, tā kā pilnībā aizgāja prom no šī tā kā kaut kāda tā cīņa pret onkoloģiju, cīņa pret vēzi, ka apmēram tur tas apmēram bez mazai ir izdarīts. Tā bija tāda. Cik laika tas bija? 3 mēnešiem. Tur arī Amerikā pēdējā mēnesī, pēdējā nedēļa bija. Man bija jālido jau tā kā mājās. Un tad es sajūtu, tad es pirmo reizi izklapoju ārā asinis. Un tad es sapratu, ka es esmu pietaisījis atkal nākošās ziepes, kurām atkal būs jāiet. Pēc analīzēm, ko tas nozīmē? Jā, es atbraucu uzreiz, mājās atlidoju. Gāju uzreiz taisīt pārbaudes, datortomogrāfiju plaušām ar kontrastvielu. Un tur parādījās, ka tur ir ļoti strauji viss attīstījies. Metastāsts, ka turpinās, ka ir vēl sliktāk nekā iepriekš bijis. Jā. Un kāds no ārsta puses ieteikums, ko tur atkal tālāk var darīt, vai viņas noplāt plecus? Tad bija, ka mēs meklējām kaut kādas alternatīvas, ko varētu tā kā vēl turpināt darīt. Tad es iepazinos ar... Kaut kādi Japānas medikamenti bija. Jā, palielam tas ir vīrus, kuru tu ievadi tā kā sev organismā, kurš tā kā būs to tavu imunsistēmu, uz tā pamata, un tava imunsistēma cīnās ar to onkoloģiju. Okay. Viņš ir palielam viens no, vispār, man liekas, Japāņiem, ja pareizi atceros, viņš ir pirmais tāds pasaulē preparāts, kas uz vīrusa bāzes. Tās nav tās kārtīšūnas. Saucās kaut kāds viens no paveidiem, strepta kaut kādiem. Bet viņš ir noprogrammēts, lai viņš konkrēti meklētu vēža šūnas un uzbrukt viņām. Un kāds efekts no viņām? Jo ir viens imunologs, kāds viņam bija uzvārds? Viņš ir amerikānis, kurš atklāja vispār šo te vīrusu slimcē un tieši par sarkomām. Viņam ir diezgan labi rezultāti bija. Un tas vienkārši sāku meklēt, kā es viņu varu dabūt, vai lidot uz Japānu es biju gatavs, vai es varētu arī, ja man piedāvāt, arī uz kosmosu lidot, ja būtu tāda iespēja. Tā kā es jau biju gatavs lidot uz turieni, kaut gan mēs neko nezināju, es vienkārši domāju, es tur uz vietas visu kārtošu, visu darīšu, bet es kaut kādam rezultātam noteikti. Un tad es vienkārši ierakstīju video, un tas vienkārši bija tik nereāli vienkārši cilvēku atsaucība, vienkārši tik milzīga, kad es pēc kaut kāda mēneša jau viņas dabūju Latvijā. Jā, man nevajadzēja nekur lidot beigās. Protams, tā cena tam preparātam ir viena ampula, 508 eiro. Un tā viena ampula ir cik vienai dienai? Viena injekcija. Un cik bieži jāveic šī injekcijas? Man bija 2 injekcijas nedēļā. Tas nozīmē apmēram nedaudz virs 1000 eiro nedēļā. Jā, es vienkārši pirmdienās. Kā tu to finansē visu? Vācu ziedojumus. Izstāstīju par tādu situāciju. Man tas preparāts izmaksāja 12 000. Pirmais kurs bija 3 mēnešiem, un es vienkārši nedēļā dibenā atstāju 1000. Tā mēs smējāmies. Un kā rezultātiem? Vai viņi kaut ko palīdzēja uz kaut kādā īslaicīgi? Palīdzēja tādā ziņā, kad sāka parādīt tā kā kalcinācijas šūnām. Tas tā kā var domāt, ka tā šūniņas tā kā atmirst. Audzē šūnām. Jā, bet lieta tāda, ka vienkārši tas apjoms, ko viņas darīja, īsti nebija tik pieteikams pret to cenu. Vienkārši tā slimība viņa ātrāk progresēja nekā tu viņu varēja apkarot. Vai nevar būt tā, ka vienkārši tas bija tā, ka nedaudz noscīt par vēlu? Varbūt. Ja varbūt tās toreiz, kad tu tikko atteicies no tās ķīmijterapijas, kad vēl tur plaušās nedaudz tā aktivitāte bija, varbūt tās tajā brīdī tas būtu bijis nedaudz tā kā... Jā, bet tad es nemaz nezināju par tādu preparātu arī. Taisnība. Katram tas ceļš, protams, nevar pārmest par to, ko tu nezināji vienkārši. Jā, un tad, kad mēs viņu sūtījām uz šejieni to preparātu,
viņš pa lielam Latvijā vispār nav bijis. Kā var Latvijā ievest? Tur nav kaut kādas reģistrācijas, kaut ko neprast, kā tu viņu dabūji caur muitu? Ir kompānijas, kas vienkārši ir tā kā iekšā. Bet viņiem bija tikai jāpiereģistrē arī Latvijā. Ok, viss piereģistrē. Tad tīri teorētiski pateicoties, tev tagad cita arī var ievest. Nu, es domāju, kad viņu varētu tā arī. Okay. Arī kāds cits. Bet to tu tagad pārtrauc, tu izgāji to kursu, saprati, ka tas efekts ir pārāk lēns. Jā, viņš tā kā iedod kaut kādu būstu, bet ja tas rezultāts būtu tiešām tāds, wow, visu, es turpinātu. Protams, arī no viņa ir blaknes diezgan smagas bija. Okay. Un man atcita bišķīt atpakaļ to visu to ķīmijterapiju. Kāda bija blaknes no šiem? Jo ir tā, 40 temperatūra tas ir viens, bezspēks, tā kā izsūts pilnīgi kā mačalka. Tā kā gripa, apmēram. Lauž kauls, bezspēks, 40 temperatūra. Pārēst tu nevari, tev ir reāli sūdīgi. Un man bija tā, ka man 2 reizes nedēļā viņš bija jāšpricē. Sanāca tā, ka man tikko paliek labi. Uzreiz nākamā. Bet es domāju, ka droši vien tā arī tas viss ir būvēts, tāpēc ir šīs 2 reizes nedēļā, jo viņi tā kā zina, ka katru dienu tu to nevar, tos ķermenis nevar to panest. Un arī nav jēga tā kā ilgāk gaidīt, tu vislielāko efektu dabū, ja tev ir tāds turpinošs process. Jā. Gan jau tur kaut kāda tā loģika apakšā ir. Bija baigi traki ar viņu, ēst tu nevari, neko tu nevari, tev ir slikti. Un tev atkal, un bija tā, ka pilnīgi muskuļus tā kā krampīnu rāva. Man sarāva šeit tā kā muskuli. Un viņu nelaidā līdz pat kaut kādiem 5 rītā. Es vienkārši ar asarām acīs. Es staigāju vienkārši pa istabu. Es jau beigās tik tālu aizdomājos, ka es daudz saku, tā kā, paņem adatu, tā kā, ietur, varbūt atlaidīs vaļā. Tā kā, kad stāsta, kad krampi tur nekas nepalīdz, es pretsāpenes dibenā špricēju, nekas nepalīdz. Vienkārši sēdēju ar asarām, vienkārši krēslā. Un tā 3 mēnešus. Tie krampi nebija visu laiku. Okay. Uz beigām tikai vairāk? Jā, viņi nebija tā kā visu laiku, bet viņi pēc tam sāka tā kā biežāk parādīties. Un, tas bija vēl viens tāds, jā. Es saprotu, vēl kaut kāds karstupterapijas tu mēģināji tā kā tavu ķermeņa temperatūru pacēl līdz 39 grādiem, jā? Un tur tā doma ir, ka tu nevis stimulē, bet tā kā simulē to, ka tavs ķermenis radītu šo imūnu reakciju. Droši vien tur papildi, kas tur interferons ražojās ķermenim, kas ir viena no tām primārajām aizsardzības. Es nezinu, pastāst, kur tur tas mērķis un ko tu darīji? To es iepazinos, tā kā, arī caur šiem te visiem TikTok kontaktiem un tā cilvēki ieteica, ir šī te klinika mums Naukšanos. Arī, kas tieši Santa Monika, Augšanos, pareizi. Jā, tieši, kas specializēja šī te jomā. Un es atbraucu uz turieni, un mēs tur visu kaut ko izrunājam, un es tur sāku tās lokālās hipertermijas iet tieši uz plošām. Okay. Jā. Ir Turcijā diezgan tāds, arī spēcīga klinika, kas šo te metodi piekopja. Ir Vācijā, bet vienkārši tur tās cenas ir bišķi atšķirās. Varētu būt. Jā, mums tomēr bišķi tas viss ir lētāk salīdzinoši nekā tur. Tur ir tā kā tie frekvenču viļņi speciālie. Un tev tā kā staro attiecīgi un tev konkrēto. Jo sarkoma ir tā, ka viņa skaitās tā kā augstais audzējs. Sarkoma. Viņā pa lielam nav nekādu šūnu tā kā, pašā iekšā, ar ko viņu varētu tā kā no ārpuses tā kā ietekmēt. Jā, ir citi audzēji, kuriem ir tā kā tās metaboliskās šūnas iekšā, kuras varētu kaut kā ietekmēt ar kaut kādiem preparātiem, visām tādām zēdieru šūnām un dendrītu šūnām. Un tādām lietām, ko tu ievada organismā. Viņas ir apmācītas šūnas pa lielam, kuras ievada organismā, un viņas skrien tā kā uzbruk tam audzējiem. Jo tajā audzējā ir tā šūnas, kuras var to izdarīt. Jā. Tad sarkoma ir otrādies. Viņai nav tā. Viņa pa lielam ir vienkārši noslēgts kupols, un viss, un tu tur vienkārši daudzies, ko gribi, tu vienkārši netiec viņai klāt. Jā, tāpēc arī tā loģika ir, kāpēc viņi primāri tā vienkārši ķirurģiski operē. Jā, un tāpēc ir šī saucamā tā hipertermija, ka tu viņu tā kā sakustini bez mazvai. Padarīt tādu kā mīkstāku, ievainojamāku, un tad tu paralēli lietot kaut kādas jau tur izstrādātas kaut kādas savas terapijas. Vai nebūtu tad jēdzīgi bijis apvienot to ar šiem Japānas preparātiem? Es biju domājis, bet tur ir tas viens bet, ka tā vienkārši slodze varētu būt pārāk. Okay, sapratu. Pārāk liela. Es jau biju visādi domājis, ka tā varētu darīt. Bet tad es darīju savādāk. Man bija C vitamīns, augstās devās. Cik tas ir? 7,5 miligrami viņš ir. Grami droši vien. Jā. Es dzirdēju pat vairāk. Es dzirdēju pie onkoloģijas intravenos 35 gramus. Diezgan riskanti izsaukt anafilaktisko šoku, bet ārstu uzraudzīja pat 35 gramus. Jā, bija 15, 20, 35, 35. 7 bija pirmais, 7,5, 15 mazā. 20, varētu būt 35. Tad bija artesonāts, tad bija kurkumīns, palielam arī. Jā.
Kurkums saknes, ekstrakts arī ļoti pret iekaisumiem. Un to visu es arī dabūju caur Santa Moniku, viņiem no Vācijas nāk visi preparāti. Un tad tur bija arī kad es saskāros ar tādu, tā kā arī finanšu to trūkumu, ka tev ik pēc 10 dienām ir vienkārši 800 jānoloka. Starp citu, kā tev var finansiāli atbalstīt? Tev kaut kā patiešo var vienkārši skaitīt, ziedot, vai tev ir kaut kāda sadarbība ar kaut kādu, tur, nezinu, fondu iestādījumu? Man nav, es biju arī pie Ziedot LV. Viņi man ir palīdzējuši, kad es taisīju analīzes, šīs te onkodīpa analīzes, tā kā padziļinātās. Tad kā tāds cilvēks var ziedot? To es privāti. Okay. Tad darīsim tā, tāpēc arī podkāstā mēs ieliksim Artūra konta numuru, ieliksim aprakstā arī visus norādus visiem, kas vēlās palīdzēt Artūram šajā cīņā. Es domāju, ka ir vēl ļoti daudz metodas, ko tu darīsi un kas grib tev iedot tādu boostu. Es domāju, ka finansiālais atbalsts ir visvienkāršākais. Un, mēs jau arī iepriekš pirms podkāsta runājām par to, ka tur nav jābūt, ne jau tur kā prasa 1000 tev ziedot, bet kaut kā, ja katrs var tur, nezinu, pa 10, 20, 50 eiro, un vienalga, cik nav žēl, cik neaiziet uz kino šajā nedēļas nogalē, bet reāli palīdzēt cilvēkam, kurš jau to 4,5 gadus turpina šo cīņu. Nezinu, ja 100 cilvēku kopā to izdarīt, es domāju, to nodrošināt. Tad atkal ir iespēja izmēģināt kaut ko jaunu, kas tev reāli palīdz. Nākošais plāns ir, es iepazinos ar cilvēkiem, kas ir gatavi palīdzēt Azerbaidžānā. Tur ir arī spēcīgs imunologs. Viņam šogad apritēs 100 gadi. Wow. Viņš pats profesors ir. Un viņš arī nevienu tā kā izārstējis tieši onko pacientu. Un tur tā pieeja arī pavisam, tā kā viņš to visu redz. Un tad tagad oktobrī atbrauks viņa tā kā asistents, daktare. Braukšu pie viņas uz vizīti, mēs visu izrunāsim, jo saprotu, pie viņas tagad ir 11 latvieši. Azerbaidžānā tur ārstēs katrs liekam tur pa savam kaut kādai tur līnijai. Bet jā, un tad iespējams, ka ja viss aiesies, tad es iespējams aizlidošu uz Azerbaidžānu. Ideāli, es domāju, ka būtu pietiekuši daudz cilvēku, kas labprāt tev atbalstītu šajā tavā nākamajā cīņas posmā, un es domāju, finansiālais atbalsts to ideāli noderētu. Vēl kaut kas vakcīnas, es redzēju kaut kādas nesen Lietuvā, kur tu brauc, kas tā ir? Tas ir tagad, ko es tagad daru, tā ir imunpeptīda vakcīna. Bet šī visā ir viens liels bet, tā kā es esmu jau, rupi sakot, būstojis savu imunitāti ar visādiem šādiem te preparātiem, tas viss var arī slikti beigties. Kādā ziņā? Jo, ja tu tā vienkārši runājot, ja tu pārbūstosi savu imunsistēmu, viņa sāk strādāt pret tevi. Jā. Kā klasiski es paskaidrošu, autoimūnās saslimšanas notiekās tā, kad ķermenis vienkārši sāk uzbrukt pats savam šūnām. Jā, un tad vienkārši viņš uzbruk orgāniem un tā. Es negribu vienkārši neko tagad teikt vai kaut ko nezinu tā. Taisīšu pārbaudes, tad es palielinām zināšu. Iespējams, varbūt jāskatās man uz savu aknu jau ir. Tā kā es jūtu kaut kādas varbūt izmaiņas. Tieši aknu rādītājos, funkcijās vai analīzēs? Rādītājos, analīzēs pēdējās, ko nodevu, tur bija ļoti, ļoti augsti rādītāji. Bilirubīns. LDH. Okay. Kas tieši atbild tā kā par aknas to visu darbību, visu tur ir tie rādītāji nenormāli augsti. Vai tu esi arī taisījis kaut kādu aknu, to fibroskanu funkciju? Okay. Jo aknām it kā ir tā foršā lieta, ka viņas pašas atjaunojās, bet, protams, par cenu. Un tā cena ļoti bieži ir rētojums, kas ar laiku, protams, var arī ilgtermiņā ietekmēt, ka viņi vairs nevar vienā brīdī atjaunoties. Bet tieši tā kā asins analīzēs aknu tie rādītāji. Jā. Tāpēc pārāk ir kaut ko spriest, es tāpēc negribu, loģiski, kā teikt, kaut ko tur sevi varbūt tur tā kā, domāt kaut ko sliktāko. Bet jā, šī imunpeptīda vakcīna. Un vēl es dzirdēju par to ivermektīnu. Ivermektīns, tas man liekas ļoti pretrunīgs kaut kas tāds, jo viņš gadījumā nebija kaut kādas pretparazītu vai pretārpu, kaut kādas zāles, kaut kas tam līdzīgs. Kur tur ir tā kaut kāda ideja, loģika? Un vēl interesanti ir tāds profesors, Kanādas profesors, doktors Makī, man liekas, viņam uzvārds bija. Viņš nenormāls fans ir. Ivermektīna, fembendazolam, mebendazols. Viņam ir ļoti daudz pētījumu tieši par ivermektīnu un to visu lietu. Es nezinu, kā viņš tur sīki strādā, tur tajā visā, medicīniski tiem visiem nosaukumiem, bet tur ir paralēlis vēl, ka arī onkoloģija palielinām ir kaut kāda daļa tā kā parazīts, kas varētu parazitēt tavā organismā, tavas tās bojātās šūnas.
Un uz tā pamatā tas ivermektīns varētu dot kaut kādu boostu, uzlabojumus. Viņam kaut kāds blaknes ivermektīnam ir? Viņš arī dot uz aknu. Ir, okay. Protams. Jā. Nav, būtībā daudz no visām, man liekas, šām viņš lietām. Nav varbūt tik, kā varbūt kādi citi tur ķīmiski preparāti, bet tāpatās ir. Apvienojumā ivermektīns kopā ar fenbendazolu. Es arī viņu sāku lietot. Īstenībā es pateiktu, ka es jūtu kaut kādus uzlabojumus. Sāku just. Bet, tu viņu joprojām tā kā aktīvi paralēli? Vairs nē. Vairs nē. Kāpēc vairs nē? Kāpēc pārtrauc? Dēļ tiem aknu rādītājiem? Jā, tas ir numur 1. Un es sāku just tā kā bišķīt kaut kādas ne to nervu, bet pat ne tiki, pat kaut kādas, es pat nezinu, kā lai apraksta tās sajūtas tādas, ļoti dīvainas. Es nezinu, tā kā varbūt viņa pat daudz bija, jo man tās vienkārši devas bija ļoti, ļoti augstas. Varbūt dēļ šīm te devām augstajām es sāku sajust kaut kādas izmaiņas tieši savu nervu kaut kādā darbībā. Tā kā trauksmēnāks tu jūties? Jā, kaut kādas trauksmes, tādas lietas, un tas man ļoti nepatika. Es viņu pārstāju lietot, tā kā viss tā kā beidzās. Un tas vienkārši domāju. Ko tu šobrīd aktīvi, cik es saprotu, tu teici tā imūnpeptīda, tās vakcīnas, kas vēl šobrīd? Tagad ļoti piestrādāju pie organisma tā kā attīrīšanas, tā kā detoks, kas ir tā kā pretparazītu, imūn arī stiprināšanai, imūnsistēmas, bet dabīgā visveidā. Visā dabīgā veidā piepalīdz šie te imunologi no Azerbaidžānas, padalās kaut kādiem saviem preparātiem, tādām lietām, un tos vēl paralēli lietot. No visam šim daudziem pieejām, jo, manuprāt, tik cik tu esi gan dokumentējis TikTokā, gan tagad, cik mēs runājam, tas ir diezgan daudz. Es domāju, ka reti ir gatavi tik izmēģināt tik daudz, jo, vairākas no šīm terapijām, būsim godīgi, viņas vai maksā dārgi, vai fiziski ļoti smagi izturams. Jā. Un jautājums ir tāds, kur no tām tev bijusi tāda, kas tev dod vislielāko cerību, ka varētu nostrādāt? Es esmu laikam no tiem cilvēkiem, kas laikam ir par kaut kādu dabīgo ceļu. Es īsti nevis tas, ka es neusticos, bet lai to dara tiem, kas varbūt grib to darīt, iet to visas tās ķīmijas, visas tādas lietas, ka es, protams, arī to visu izgāju. Bet es vienkārši pārliecinājos to, ka, ja es būtu tagad ar šīm zināšanām, kas man ir tagad, rīkotos savādāk. Jā, noteikti. Tas būtu pilnīgi savādāk, kas būtu darījis. Kā tu darītu? Es ietu šo te attīrīšanās ceļu. Jo varbūt tās ir cilvēki, kas varbūt šo skatās, kuriem ir, mēs jau iepriekšēji runājam par to, ka Latvijā diagnoze onkoloģija parādās arvien biežāk, dažādu apstākļu dēļ. Un es domāju, ka arī ir pietiekoši daudz cilvēku, kuriem varbūt tās, kuri saņēmuši šo diagnozi šovasar vai tagad septembrī, oktobrī, un kur ir tajā sākuma posmā, un kuriem varbūt tās tu vari padalīties ar to savu kaut kādu pieredzi, nevis kā viņiem būtu jādara, bet kā tu darītu. Es noteikti tā būtu pilna ķermeņa attīrīšana. Detoks pret visiem parazītiem, no visiem parazītiem, baktērijām. Ir ļoti viegli var noteikt pēc asins, nevis tā kā asins analīzes, bet paņem tev asins piles un zem mikroskopa noliek. Un tad skatās, tur var redzēt pilnībā visu, kā strādā tava imunitāte, kādas tev ir baktērijas tur iekšā, cik tu tur ir parazīti iekšā, un pilnībā visu var noteikt pēc asins. Ko tieši tu darītu? Es noteikti nodotu šīs te analīzes, aizsūtītu, labi, man tagad ir kam aizsūtīt. Jā. Noteikti būtu atrast imunologu, kas būtu gatavs nevis tā kā ķīmiskā veidā to visu darīt, bet darīt to visu dabīgā veidā, dabīgā ceļā. Aizsūtīt imunologam, kas būtu gatavs tev izrakstīt kaut kādas savus preparātus, savas tādas lietas, kas palīdzētu attīrīt organismu. Nevis vienkārši kaut kā attīrīt, bet padziļināti uz šīm te analīzēm balstītām, uz viņa pieredzes balstītas kaut kādam tam protokolam. Es noteikti nebūtu taisījis pat operāciju. Un badošanos? Badošanos noteikti darītu. Ok, badošanos ir daļa no tā. Tas nozīmē, ja es tā savalku kopā, tu primāri skatītos, kā attīrīt ķermeni, bet to nedarīt uz savu galvu, bet balstoties uz analīzēm un balstoties uz speciāli konkrēti tev izstrādāt padomu. Tas būtu tas, jo es ļoti daudz atstāju enerģijas un laika un varbūt, spēka vienkārši darot kaut ko, tā kā. Es varbūt varēju, ja man būtu vienkārši tāda zināšanas, būtu ātrāk nolicis tam.
varat vienkārši jātrāk nonākt pie. Man dziļi sirdī vienmēr ir bijis, kad es zinu, ka pareizais ceļš ir attīrītākā organismu, ja viņš tev ir bijis tik stipri piesārņots un tu esi noķēris to, kā saka, onkoloģiju. Vai tev liekas, tas, kas notika ar tevi, tev bija kaut kāds piesārņojums ķermenī? Man bija trauma celī tieši, kur bija. Man bija neārstēts. Tas ir vienkārši, lai tā onkošūna, lai viņa varētu augt, viņai ir vajadzīga vide. Iekaisuma vide. Jā, iekaisuma vide tieši tā. Tāpēc, jo vienkārši mūsu organisms viņš katru dienu cīnās ar onkošūnu. Absolūti. Vienkārši imunitāte vienkārši viņa sapēta. Man bija ļoti daudz visādu jaunībā posms, kur man bija daudz stresa. Man bija nekvalitatīvs miegs, nekvalitatīva pārtika. Jaunības dulums, maksimālisms, smēķēšana, alkohols. Viss kaut ko es arī pamēģinājis, tādas lietas. Viss tas vienkārši ir bijis tajā jaunības kaut kādā tajā karstumā azartā. Un man bija arī paralēli tā trauma. Un vienkārši man imunitāte kaut kur bija vienkārši tik zemu, kad vienkārši viņa tika garām un uz labvēlīgo savu kā saka, vidi. Uz vidi, jā. Un viss un tā ir. Jo es taisīju vēl vienas analīzes, kuras izmaksāja 4500 dataru ekstra tādas analīzes, kuras parāda tā kā, pilnīgi tā kā gēnu līmenī, vai man ir mantots, vai es esmu pats ieguvis, visi viņa testēšanas veidi, preparāti, kas vislabāk iedarbojas, gan ķīmiskie, gan tā kā dabīgie, gan CCT šūnas, kas tās klejojošās šūnas, kas asinīs. Tā kā pilnībā visu parāda, kas ir audzēju, pašu audzēju, visu. Kāds ir rezultāts? Un es esmu pats ieguvis. Man nav mantots. Tas nav tādā. Es gribēju arī, tas bija viens no jautājumiem, par ko es domāju, vai tev kaut kur ģimenē ir bijis? Vai tas ir bijis. Man ome nodzīvoja 19 gadi ir audzēju. Bet kādā vecumā? Viņai bija kaut kādi arī ap 60 gadi varētu būt. Bet tas ir un 70 pāri viņai. Starp citu, jā, pēc 60 tā jau ir tā klasika, jo cilvēks sāk novecot, viņam noveco ķermenis, viņš ir vairāk uzņēmīgāks uz iekaisumu, ir parasti dzīvesveida laikā hronisks iekaisums izveidojies, dzīvesveida dēļ vienkārši gaiss, ko mēs elpojam, ēdiens, ko mēs ēdam, saules radiācija, apkārtēja radiācija, vēl viss kaut kas. Un kaut kādā brīdī vienkārši tas cilvēks, tas ķermenis vairs nav tik spēcīgs, imunitāte vairs nav tā spēcīga. Pareizi tu teici, mums visiem katru dienu ķermenī izstrādājās vēža šūnas, vienkārši imunitāte, tēšūnas, viņas uzreiz nokauj. Un starp citu tā grupa, kas ir 60, parasti ir tā, tipiskākā, kam ir tas risks, bet ka jaunam cilvēkam tas parasti ir kaut kāds tāds. Tur ir, ja nav mantots, tad tu palielinās pats vainīgs. Teorētiski, jā. Bet ar visu to ir pagājušā 4,5 gadi kopš diagnozes. Ja mēs vēl pieskaidām tos 3 gadus klāt, kopš, kā tu teici, tev bija tur kaut kas tajā celī, bet tu tā kā īsti par to nepievērstam uzmanību. Tu joprojām esi šeit, tu cīnies, dzīvo. Kas ir tev devis to enerģiju, to motivāciju? Tur turpināt, nepadoties, kā es saku, ienākt joprojām šajā telpā ar tādu enerģiju, kā es jau tev sākumā teicu. Dzīve mums ir vienreiz tikai. Tu nevari. Man patīk tāds teiciens, tāds dzīvo katru dienu, mirst vienreiz. Jā, taisnība. Bet dzīve mums ir dota tikai, kā saka, tikai viena. Tāpēc es nezinu, man ļoti daudz cilvēki arī uzdod, kā tu tā vari, kā tu tā velc, kā tu tā. Bet bļāviens, es nezinu. Kā es arī teicu, kas cits atliek, jā? Jā, es gribu dzīvot. Es gribu būt piemērs saviem bērniem, ka neatkarīgi no rezultāta, kas tā kā mani sagaida, es zinu, ka viss būs labi. Viņi pateiks, tur krūta, es viņiem varēšu pastāstīt, veči nekad nepadodaties. Ka dzīvē notiek visādas lietas. Mēs ļoti daudz arī pārdzīvojam par lietām, kurām pat vispār nevajadzētu pat aizdomāties. Kaut kas, nezinu, tur notiek, tur mašīna salūst, vai vēl kaut kas. Bļāviens, lai salūst. Cilvēki tur uztraucās, kaut ko tur streso. Tev ir kaut kāds diskomforts. Jā, tu tur, kad nevarēsi aizbraukt tur uz darbu, vēl kaut ko, sēdies uz riču, kā aizminies. Labi, ja tev jābrauc tur daudz, aizbrauc ar kolēģi. Es atceros šo stāstu, ka bija cilvēks tā reizēm padomā, ka vienkārši mūsu smadzenes ir
radīts, lai tā kā meklētu šo problēmu un viņi it kā risinātu, un mēs reizēm tik tiešām no nekā uztaisam problēmu, un katru reizi, kad tu parādi, ka ir nākamais problēma līmenis, tad saprot, cik tas iepriekšējais ir nenozīmīgs. Ir, teiksim, apmēram no rīta, tur apmēram, nezinu, cilvēks saģērbies, dosies uz darbu, aplējās ar kafiju, tur tāda dusma un uztais tādu scenu, ka viņš aplējies ar kafiju, jā. Labi, viņš nomaina to krekli, iziet ārā, tur lādās par to, ka tur tā kafija un pēkšņi mašīna viņam noplīst kaut kas, viņš saprot, tur remonts uz 1000. Tas štruns to krekli varēja mierīgi izmaskāt, tagad ir mašīna. Labi, viņš tur dodās, beigās to mašīnu piedarbina, dodās ceļā, saprot, tur remonts jebkurā gadījumā un uzzina, ka pēkšņi atlaists no darba. Viņš štruns ar to mašīnu būtu, to 1000 eiro samaksās, tagad man vispār vairāk nebūs darbs, jā. Viņš tagad domā, ko tagad dara bez darba, un pēkšņi saņem ziņu no sava ārsta, kur pasaka, ko analīzisku nodaļas viņam onkoloģiju. Nu, tāpēc kā es to darbu arī, ko tagad man ir onkoloģija, un pēkšņi viņš aizbrauc uz kafejnīcu apmēram tur vai kaut kur pasēdēt, saprast, ka viss ir slikti vai parkā, un skatās ziņās, ka meteorīts nāk un tūlīt zeme vairs neeksistēs. Tie līmeņi katru reizi, kad tev liekas, ka tā mana problēma tā ir visnoteiktākā, un es domāju, kā tu dzirdēji, to onkoloģijas ierindoja ļoti augstu. Turpatās zem meteorīta. Ja. Un es domāju, ka tas visticamāk ļauj tev paskatīties uz lietām savādāk. Bet ir tev bijuši kaut kādi brīži, kad tu atļauj sev tādu vājumu vai tādu ievainojamību? Kāds brīdis, kad tu labi, es atļaušos būt vājš. Ne jau paraudāt, bet vismaz pagausties. Ir bijis arī tā, kad sēžam ar dēlu, vecāko dēlu. Viņam arī dzimšanas dienā 26. septembrī, viņš manā dzimšanas dienā piedzima. Cik gadu šobrīd? Viņam 9, tas paliks. Sēžam un tu skatos uz viņu un kaut kāda tāda kā, aizdomājies par kaut kādu sliktāko scenāriju un tu vienkārši saproti, kas kā. Bet viņš zina, tagad viņš zina. Jo es viņam ilgu laiku neteicu. Viņš arī mani bez matiem redzēja visu un es saku, dakteris, tāda zāletis iedeva. Es saku, teicu, tagad vasarā es pastaigāšu bez matiem. Es saku, viss kārtībā. Pēc tam ataugs. Mēs vēl smējam, es saku, tā gribi tādu fričinu, tu tās tam nodzīšu. Nē, es tādu negribu. Kā konkrēti tev ģimeni, tīpaši dēli, kā viņi tev palīdzējuši visā šajā ceļā? Tas ir noteikti, ka man ir atbildība. Lai arī es slimoju ar onkoloģiju, tur 4. stadijā, ir diezgan tāds, veselības ziņā smags tāds periods, jo, es jūtu, tagad es reāli jūtu viņu, ka man tā dzīves kvalitāte ir palikusi ne tik forša, kāda viņa bija agrāk. Jo, piemēram, fiziski man ir ļoti grūti kaut ko darīt, tāpēc, ka tās plaušas, var redzēt, ka viņām kaut kas tur traucē. Fizisku darbu vai sportu vai kaut ko tam līdzīgi. Nē. Ja dažreiz ir grūti tā, ka tas ratus nodesa no pirmā stāva jau ir. Bet kaut kādās pastaigās tu ej proaktīvi vai tikai tad, ja sanāk, teiksim, doties uz veikalu, nonest ratus? Tagad vairāk tā, jo par to es domāju, ka vajadzētu varbūt bišķi sākt piekopt kaut ko tādu, bet kaut kā nav īsti spēka varbūt tam. Vajag vienkārši vairāk saņemties. Un arī ģimene neļauj tā kā, padoties. Un es zinu arī, kā es arī iepriekš minēju, ja es sākšu tagad ņuņas laist un visu pārējo, ka viņiem būs arī slikti. Būs 2 reizes grūtāk. Jā, tas būs 2 reizes grūtāk. Man ir normāli novīcies ar sievieti, kas man ir blakus viņā. Kā viņa tev ir atbalstījusi visā šajā laikā? Tā kā mēs sagājāmies kopā, viņa zināja par manu diagnozi. Tev jau bija? Okay. Jā, viņa zināja. Un mums arī piedzima otrs dēls piedzima. Viņa teica, ka viņai ir pilnīgi vienalga, viņa zina, ka viss būs labi, ka viņa grib ģimeni, tā kā ar mani, un viņai neko citu nevajag. Tāpēc cepuri nost, tas vienkārši deva kaut kādu vēl lielāku būstu, kad es vienkārši nevaru. Es vienkārši nevaru, es arī negribu. Es par to domāju. Es atceros, ka tu man arī, kad es tev uzdevu to jautājumu, tu man atrakstīji, ka pirmkārt tu sajūti to, kā atbildība pret ģimeni, arī tas, ko tu tikko teici, ka tev jābūt tur spēcīgam, tu esi vīrietis, tu negribi tur būt vājš un padoties. Bet cik daudz tomēr cilvēki ir, kur varētu teikt šo pašu argumentu, bet nespēja atrast to spēku? Tur jābūt vēl kaut kam vairāk to tomēr iekšā, vai tā ir kaut kāda tava būtība, varbūt tas kaut kāda personības iezīme no bērnības veids, kā tu esi ticis audzināts, vai tavs, es teiktu arī tavs kaut kāds optimistiskais. Es redzu, ka tu pēc dzīves esi diezgan liels optimists, jo mēs vairāk reizes esam iesmējušies vēl pirms tam. Mēs runājam par tādu diezgan smagu tēmu,
par diezgan tumšu tēmu, bet mēs vairāk reizes esam sasmaidījušies. Es arī esmu vienkārši optimists. Redzu, jūtu, ja es varu atļauties, ja tu te sēdot un būtu galīgi tāds sagrauts, es to nedarītu nekad. Es justu līdzi, bet es redzu, ka tagad smaidi arī. Tur jābūt vēl kaut kam. Tā ir tev personības iezīme, kaut kāds konkrēts notikums, bērnības audzināšana. Es varbūt varētu vilkt, ka pēdējā laikā es ļoti ticu kaut kādiem, nevis tā kā numeroloģijai, bet ne astroloģijai, bet es esmu tā kā astotnieks, es esmu karmas cilvēks. Okay. Ko nozīmē astotnieks? Pēc tās numeroloģijas es vienkārši, ko es vēl paralēli velku, kad es izpērku kaut kādus savus arī grēkus. Tā kā, karma. Okay. Es biju pie viena cilvēka, viņš nav ne dziednieks, ne arī, kas tā kā nodarbojas ar kaut kādām savām lietām. Viņš man teica, tu, Artur, nevari podus taisīt. Ja tu taisīsi podus, tev vienkārši solis pa kreisi, solis pa labi, tev vienkārši karma liks atstrādāt. Un es vienkārši atceros, kad man čomi taisa podus, viņiem nekā nav. Es taisu podus, man ir uzreiz viss. Tas tā, velkot. Bet, ja runājam, atgriežoties atpakaļ pie... Man ir nenormāli grūti atbildēt uz šo jautājumu, kas vēl mani dzen uz priekšu. Katru rītu pieceļos ar domu, ka skatos spoguli un es sev vienmēr atgādinu, kad... Šobrīd es esmu dzīvs. Man tas viss kaut kā nāk pašsaprotami, vai arī varbūt kāpēc tas tiek iedots man, ja mēs skatāmies atkal no kaut kāda varbūt tur ticības viedokļa kaut kā tāda, tā kā uzliek slogu tā kā tiem, kas var tā kā panest. Pa lielam tā kā, ka notiek kaut kāda neto atsījāšana vai neto kaut kāda tur, jau iedos kaut kādam tur vājākam, vienkārši viņš tā kā, nevarēs to vienkārši pavilkt. Tu esi reliģios tic kādai, teiksim, kādai ticībai? Es esmu krustīts, bet man ir ļoti grūti ticēt. Tā kā, Katru svētdienu uz baznīcu neju? Vispār neju. Ziemassvētkos arī ne? Nē. Okay. Man ir ļoti grūti kaut kam tādam ticēt. Un es vienmēr teicu, man ir 2 rokas, 2 kājas. Es pats. Ja man vajag, es varu klusītēm tur parunāt, ar ko es gribu. Tā. Bet man ļoti daudz cilvēki arī raksta. Un, varbūt vēl, kas ir, ka cilvēki uzbāžās ļoti ar šo te ticību un visām tām lietām, kad saka, nāc, tevi palīdzēs tikai Dievs un tādas lietas. Un tas mani vēl vairāk atgrūž. Un es tiešām nezinu. Cilvēkam katram ir jānonāk līdz tam. Jā, protams, tam jābūt brīvprātīgi. Jā, varbūt es ar to pirmo saskāros, varbūt tādu to uzbāšanos, varbūt tas man atcitis kaut ko tādu, bet tā jā, es ne. Kas tev prāt notiekās ar cilvēku pēc nāves? Es gribētu ticēt, ka viņš atnāk atpakaļ. Tikai citā, varbūt ne veidolā, bet kad ja viņš nav pabeidzis savu misiju līdz galam, viņš atnāk atpakaļ, lai viņu pabeigtu, izpirktu līdz galam. Es līdzīgās domāju, arī kaut kādus vairākus gadus, jau es nepateikšu, kad jau esmu cītīgs jogotājs. Un joga kultūrā, protams, tur reinkarnācija, ja pareizāk sakot, apziņas kaut kāda vispusība ir ja, ko nozīmē apziņas vispusība, ka mēs visi esam apziņa, mēs vienkārši piedzīvojam tā, ka no katras sava skata to dzīvi, bet mēs visi esam viens. Un tādā gadījumā, protams, ka tev katru reizi notiekās šī nākamā dzīves cikla vienkārši daļa. Man tev vēl tāds jautājums ir, tās visas lietas, kam tu esi izgājis cauri, tās visas sāpes, visas tās procedūras, kā tas ir mainījis kaut kā tavu uztveri par vispār, ko cilvēku ķermenis un ko cilvēks ir spējīgs? Man liekas, mūsu ķermenis, organisms, mentālā un tā tālāk, tur spēks, un tas, man liekas, ir... tā, varbūt ja teikšu, ka nav robežu, tas izklausīsies pārāk skaļi, bet es ticu, ka mūsu organisms spēj uz ļoti daudz lielām lietām, ja viņu pareizi uzstādīsi. Tā kā psiholoģiski pareizi primāri. Jā, visas enerģijas, lasu tagad grāmatu par rekonekciju. Un tur ir ļoti interesantas tādas tēmas. Es arī dispensu izlasīju, tu esi placebo, arī vienā elpas vilcienā. Un tās ja tu būvē pats savu realitāti, jā, tu esi tam, kam tu tici. Jā, un tās 2 grāmatas, vēl ko tās paralēlis, kad jā, ja tu pareizi uzstādīsi, kā saka, savu programmu iekšā sevī, tad pa lielam tu vari pārvarēt dejapko, sasniegt dejapko.
tas tā mūsu tajā reālajā dzīvē. Tāpēc man ir arī tāda devīze, ka onkoloģija nav nāvesots, tā ir tikai diagnoze. Jā, tev tiktu arī tā forša rakstīts, īstenībā tas ir ļoti labi. Kādu padomu tu dod cilvēkam, kurš ir tikko saņēmis tā diagnozi onkoloģija, viņam, teiksim, ir piezvan ārsts, vai viņš pats izlasiet datamedā? Galvenais ko tu sev dotu? Ja tu atceries, tu varētu aizlidot pagātnē 8. marts, vai kaut arī tās mēnesis vai dažas nedēļas pēc tam, kad tu beidzot saproti, par ko ir runa, tu vari sev tādu ziņu atsūtīt, kas tur rakstīts. Galvenais ir izpūst. Izpūst, ka, ja tev pasaka, ka tev ir onkoloģija, tas nenotiek tā, ka tur ir hops un viss un teis nav. Onkoloģija, kā es vēl smējāmies, mēs nezinām, kas ar mums notiks rītdien. Ar jebkuru, pat arī cilvēku to, kurš neslimo ar onkoloģiju. Aptuveni 155,000 cilvēku nepamodās šorīt, kas vakar bija dzīvi. Jā, un es no tāda viedokļa, ka vienkārši es dzīvoju ar apziņu, ka mans smilšu pulkstenis jau ir palaists. Okay. Es tas tāda piebildīta man. Tā ir vienīga atšķirība starp mani un, piemēram, cilvēku, kam nav onkoloģijas. Ka es vienkārši zinu, ka man vajag kaut ko darīt, lai es apsteigtu to smilšu pulkstenītī, lai dabūtu sevi ārā. Pirmais ir nepadoties bailēm. Nekad nevajag sev uzlikt tagad viss, es tūlītās nomiršu, manis nebūs, viss ir slikti, tur atkal paralēli depresija, bailes un vēlreiz bailes. Vienkārši nepakļauties viņām. Dari lietas, kas, nezinu, tev patīk, lai no tā, noņemtu vienkārši to visu nost. Otrais, protams, ir izpūst visu, tad ir sameklēt. Ko nozīmē izpūst? Vienkārši nestrēpt karstu. Okay. Vienkārši izpūst, nomierināties, beigt baidīties par šo te savu stāvokli vai to savu slimību. Un tad ir meklēt, protams, iet pie ārsta, uzklausīt, ko tev ārsts saka. Tu vari uzklausīt citus mediķus, tu vari parunāt ar vienu imunologu, otru, trešo, ceturto, un tad pa lielam tu saliec visu vienā maisā, un tad tu skaties, jā, šitais man ir ok, to es gribu darīt, šito nē. Šitais man ir ok, to es gribu darīt. Un viss vienkārši jau ar plānu gatavu iet un vienkārši to darīt. Jo vēl kas ir lielākā problēma, ka cilvēki nezin, ko darīt, viņi aiziet pie onkologa, viņiem nozīmē ķīmijas, starošanas, vēl tur ķīmijas, tālāk. Cilvēks jau ir tik tālu jau, kā saka, nolietots. Arī fiziski nomocīts, kā tu stāstīji no ķīmijterapijas. Un viņiem joprojām piemīt tās bailes, tā kā es tagad atteikšos, sakot tādu, man jau nav ko citu darīt. Un tā cilvēku neziņa ir viena no tām lietām, kas arī viņiem neļauj pamēģināt kaut ko citu. Jo man ir spilgts piemērs, man arī vecāku ģimenē ir arī draugs, un viņam arī sieviete bija. Un tad mēs kaut kā sēdējām, runājām, es viņai stāstīju, ka var pamēģināt arī kaut ko citu. Viņa teica, nē, mēs ar daktari norunājam, visi tagad šito daram, pēc tam, ja būs labāk, kaut ko varēs domāt. Bet viņa bija tāda, piekritēja, līdz beigām. Es nemēģināju nemaz atrunāt neko, bet pēdējais, laikam, gads, es vienkārši redzēju, kā cilvēks vienkārši izgaist. Viņa pirmkārt tam vairs nevarēja ne normāli staigāt, ne darīt kaut ko, ne komunicēt. Bija diezgan bēdīgi. Bet tā bija viņas izvēle. Protams, primāri jau mēs katrs par sevi esam atbildīgi par sevi. Kā tu raugies pats uz nākotni? Tu plāno kaut kādas lietas ilgtermiņā, vai tu vairāk koncentrējies uz tagadni? Es plānoju ilgtermiņā. Man ir tik daudz ideju, man ir tik daudz projekti, kas ir jārealizē, kas ir jādara. Tā kā es pat nedomāju par kaut ko tur. Ka tas varētu drīz beigties. Nē. Ja tev dēli kādreiz klausīsies šo epizodu, kaut pēc daudziem gadiem, ko tu vairāk vēlētos, lai viņi no tevis sadzird? Noteikti, lai domā ar savu galvu. Jo ir ļoti daudz spiediena no sāniem, no tā paša interneta, no ārstiem vēl kaut ko, kas varētu ietekmēt. Bet lai domā ar savu galvu, lai Kaut arī tas lēmums ir kļūdains vai kaut kāds, bet tu viņu būs pieņēmis pats. Pats pieņēmi, pats izdarīja, pats arī atbildīja. Palielam tā. Protams, nepadoties līdz kamēr nezinu. Viss kaut kas var dzīvē notikt.
Bet kamēr tu elpo, kamēr tu kusties, viss ir labojams. To, ko tu nevari izlabot, tad nav jēgas. Vienkārši met malā visu ejas priekšā. Es saku, beigas ir tad, kad ir beigas, kamēr kad nav uzmet beigas. 3 saujas, tad ir beigas. 3 saujas, kamēr nav. Artūr, milzīgs tev paldies par uzdrošināšanos un par atklātību. Es domāju, ka šis te noderēs ļoti daudz cilvēkiem. Es ceru arī, ka skatītājiem, klausītājiem arī tev kaut kādā veidā varēs dot atpakaļ, kā es teicu, mēs podkāstu aprakstā un arī podkāstā ieliksim tavus kontekstus, kur tev var palīdzēt vienkārši uzrakstot ziedojumus Artūram. Un starp citu, mūsu podkāstu sponsoru Airfare Recovery kompānijas, es tev gribu uzdāvināt tādu foršu dāvanu, kas ir ikru masāžas ierīces ar siltumu, it īpaši, kad ir nogurums, kad ir teiksim, kaut kādas sāpošas kājas un tam līdzīgi, viņus var aplikt ap ikriem, ieslēgt, un tur tā kā gaisa kompresijas masāža un arī siltums, ja es ceru, ka tas tev noderēs. Paldies liels, paldies, ka uzrakstīji. Tiešām ir liels prieks, kad es varu padalīties ar šo savu stāstu. Es ļoti priecājos, ka viņš nav beidzies, ka viņš vēl turpinās. Un es ļoti ceru, ka es uzrakstīšu arī grāmatu par šo visu. Obligāti. Pabeigšu ar savu veselību un tad ķeršos klāt grāmatai. Vai ir vēl kāda lieta, ko es nepajautāju, ko tu gribēji, lai es tev pajautātu? Grūti tagad tā kaut kādos lielums pa lielam ir izrunāts. Tiešām galvenais ir nebaidīties. Es tev savukārt zinu, es tev novēlu ļoti, ļoti daudz labus cilvēkus apkārt un veiksmi. Zini, kā bija tāds vecais teiciens, Titanikā ļoti daudz bija bagāti un skaisti. Veiksmi ir supervērtīgi mūsdienās. Jā, tas tā ir. Dzīvesprieku un veiksmi tev. Paldies! Paldies!